Labvakar, dāmas, labvakar, kungi, ja šeit kāds ir. Es patiesi no sirds vienmēr priecājos jūs redzēt, tāpēc, ka tas ir fantastiski, ka jūs veltat laiku izzināšanai, veltat laiku sev, un tas ir riktīgi forši. Tā skaņas nav. Ilva, ir skaņa tagad, tad ir datorā varbūt jāatrod sava podziņa skaņai. Nu, lūk, bija mums jau viens webinārs par šo tieši tēmu, par kuru es ar jums šobrīd runājos. Jā, un varat paskatīties, varat paprasīt, es jums aizsūtīšu, kuras nebija un kuras nav redzējušas, bet, viņi nebūs saistīti. Jūs čatā varat droši rakstīt vārdu, no kurienes jūs esat, darboties, uzdot jautājumus. Jautājumus varat arī, ja kaut kas baiga aktuāls, nesaprotams, varat pacelt rociņu, te lejā redz, kur ir tie sejiņas un tā, tur var pacelt rociņu reakšanas un uzdot jautājumu. Var arī brīvā formātā sarunāties. Mans mērķis ir, lai jūs saprotat, mans mērķis ir pastāstīt pasaules redzējumu, lai jums palīdzētu saprast atkal savas dzīves sakarības, jā? Tā kā mikrofoni ir izslēgti, kad runājam, ieslēdzam, un arī video ir forši, ka ir ieslēgti, jā? Kā jau es esmu teikusi vienmēr, es atkārtoju dažas lietas, jo atkārtošana zināšana māte, kad mūsu darbības, mūsu dzīves ietekmē vismaz 50 cilvēkus mums apkārt, tuvākos vismaz 50 cilvēkus, jā. Un tāpēc ir forši, ka mēs izzinām, ka mēs ejam uz priekšu un darbojamies. Kaut dažkārt varbūt mums liekas, ka mēs tieši ejam atpakaļ, bet mēs pārsvarā ejam uz priekšu. Ko mēs šodien darīsim? Mēs tādā vieglā formātā papļāpāsim, beigās man būs neliela tāda apkopojoša prezentācija. Kaut kādā es ceru iekļauties pusotrā stundā. Jā, parunāsim, uz ko balstās laimīgas dzīves iemaņas, par tādiem pamatiem, kas, manuprāt, būtu jāmāc arī bērniem, vismaz jauniešiem noteikti arī, jā, par dzīves sistēmām, par tavu vietu dzīvē. Es pastāstīšu nedaudz par jauno kursu. Ja kāda būs atkal drosmīga, mēs varēsim pārunāties, un es domāju, ka tas vienmēr ir foršs ieguvums gan man, gan tai meitenei vai dāmai, kura runās, jā. Beigās tev būs iespēja apkopot savus rezultātus, tāpēc tev ir forši piefiksēt stāvokli, kā tu jūties tagad. Jā, ko es varu ierosināt vienmēr, kur tu ej, protams, seko savai iekšējai balsī, kāpēc tu tur ej, un vienmēr piefiksē, jo jebkurai darbībai, kuru tu dari, ir jābūt kaut kādai rezonancei. Tāpat kā, ja tu kaut kur ej apmācīties, tad tam ir jābūt rezonancei, jābūt izmaiņām. Jā, vai arī, teiksim, ja pasniedzējs trigerē, tad varbūt gluži nevajag sevi izaicināt un iet pie viņa mācīties, jā? Vai arī paskatīties, kas tur trigerē. Iespējams, beigās, ja būs laiks, un izturīgākās, drosmīgākās mēs varēsim es parādīšu, kā padarboties ar spēka dzīvnieku. Jā, to var darīt ļoti vienkārši. Skatāmies pēc laika un kā mums te ies. Jā. Jautājums, kā jau teicu, varat uzdot. Ja kaut kas nav saprotams, jūs droši man jautājiet, jo es esmu tāds pats cilvēks. Esmu jums te sagatavojis materiālu, par ko runāt, bet skatīsimies. Es arī cenšos sejust cilvēkus, kas ir online. Man ir ļoti svarīgi, lai jūs saprotat, par ko ir runa. Jā. Es īsi pateikšu, kas es esmu. Mani sauc Kristīne. Un kāpēc es jums te nāku priekšā runāt? Tāpēc, ka, ja mēs skatāmies liktenes kodos, es realizēju savu misiju ar iekšējo vēlmi runāt ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem tikt skaidrībā par savu dzīvi. Es ļoti daudz kur mācos, man ir paveicies ar ļoti lieliskiem skolotājiem, kuri, manuprāt, dod ļoti sakrālu, dziļu informāciju. Un es viņu cenšos traktēt vienkārši, saprotami, un tā kā es pati vienmēr saku, ka es esmu haļavšica, tāpēc, ka es esmu piedzimusi svētdienā, tad man gribās, lai tas ir viegli, ātri, forši, ar svinībām, ar dāvanām un ar dzīves dāvanām. Un tā kā man sanāk šo informāciju dabūt tādā veidā, bet, protams, vienmēr jārēķinās, ka mums pašām ir jādara, ka nebūs neviens kurs, kurš mūsu vietā kaut ko izmainīs. Tas ir tāds regulārs ikdienas darbiņš, mainot kaut kādus ieradumus. Jā, jo kā tad mēs šobrīd dzīvojam? Mēs dzīvojam, refleksējam uz savu pagātni. Jā, viss, kas mūsu dzīvēs notiek tagad, tas ir ķermeņa refleks uz pagātni. To, ko mēs esam pieradušas just, to mēs arī pierodam just tālāk. Jā. Šodien noteikti
bija liela rezonance par vienu sievieti, kas ierakstīja par diezgan slavena cilvēka attieksmi pret viņu. Ja. Es tur neko nekomentēšu, jo vienmēr ir tur dažādi viedokļi par to. Bet tas ir skaidrs, ka mēs katrs šeit un tagad piedzīvojam to, ko mēs esam pieraduši piedzīvot. Un mums ir ļoti grūti izvēlēties sev atbilstošus partnerus, tieši atbilstošus. Jo mēs to darām ļoti emocionāli un balstamies uz to, ko mēs pierodam just, un tas attiecās uz visām lietām, jo jebkura jauna emocija priekš mums ir diskomfortabla. Mums ir ļoti diskomfortabli just to, ko mēs neesam pieraduši just, kaut vai tas ir prieks vai laime, ja? Tā tas ir. Tas ir tādam ievadiņam. Ar ko es nodarbojos, es radu dažādus kursus, es rādu dažādas apmācības, es ierakstu dažādas lekcijas, runājos ar cilvēkiem. Man ļoti tas patīk, tāpēc, ka es dzirdu, kur cilvēks runā viņam slēptajā zonā, kur viņš nejūt, kur viņš vārdiski attaino to, kā viņš domā patiesībā. Ja? Es māku izvilkt zināšanas kaut kādā esencē un efektīvi salikt kopā. Ja, papildināt visu viens otru liktenskoda zināšanas, neirokoučingu, kas kardināli atšķiras no klasiskā koučinga, sistēmu zināšanas, savu pieredzi un spēju nodot informāciju. Meitenes, kuras ar mani ir saskārušās, jūs varat pakratīt galvu vai pateikt, nē, es atnācu beidzot paskatīties, ka tev beidzot sanāk. Es arī daudz jokoju, man patīk smieties, jā. Lūk. Es ceru, ka jums būs izmaiņas jau pēc šī webināra arī kaut kādas, tāpēc jūs varat uzlikt savu mazo mērķi, kaut ko saprast, kaut ko noformulēt priekš sevis, kaut ko izvilkt, ja? Jo jau pēc pagājušā webināra man bija ļoti labas atsauksmes, kas mani ļoti priecē, ja? Man atsūtīja tādu atsauksmi, ka personīgi, pēc pilnīgi visām tikšanām ar tevi man ir kā Duracell zaķīša uzlāde, kas man ļoti priecē. Tā kā es jūs vienmēr aicinu, ka, ja jums ir kāda forša atsauksme, ne tikai man vai kāds foršs kompliments, vienmēr to sakiet cilvēkiem. Un ja jums pašām kādreiz pietrūkst kāds kompliments, pasakiet kādam cilvēkam, un jūs kaut kad noteikti tajā pašā dienā saņemsiet vēl no kāda komplimentu, vai ne? Lūk, tātad par šodienas sarunu. Parunāsim, kas tad balstās laimīgu dzīves iemeņu saknēs, ja? Kā to ieviest dzīvē. Un šodien es parunāšu vairāk, pagājušajā mēs runājām par mūsu lomām, ka mēs uzvedamies kā bērni vai kā pusauģi vai kā jaunieši dzīvē. Tās lomas ar mums ir vajadzīgas, bet cik daudz? Ja? Kur mēs noslīdam šajās lomās, lai neuzņemtos atbildību. Bet šodien es gribu mazliet tādu par cilvēku, par vecākiem, parādīt jums to nozīmi mazliet no citas puses, ja? Nekā tas ir ierasts būtībā. Ja tev rodas kaut kāda iekšēja pretestība, tad, kad tu ej kaut kur mācīties vai ikdienā, tu pavēro, kāpēc. Pavēro sevi iekšēji, kāpēc? Tāpēc, ka tam vienmēr ir kaut kāda nozīme. Jo mūsu prāts vienmēr pretojās tas, kas vajadzīgs. Es vienmēr atceros, ka man vienmēr ir besējoši vingrinājumi kājām, bet es vienmēr zinu, ka tas man ir visvairāk vajadzīgs. Un tad es caur sakostiem zelbiem vienmēr to esmu darījusi. Tāpēc ir katra informācija jāatkārto vairāk kārtīgi. Man ir meitenes, kas karmas koda lekcijas ir klausījušās vairāk kārtīgi un aizvien dzird kaut ko jaunu. Tāpat mani skolotāji kaut ko atkārto, un es katru reizi tos atdzirdu no kaut kādas citas puses. Ja? Lūk, esi atvērta un pieļauj vismaz 1%, ka ir tā savādāk nekā tev šķiet. Ja? Izraksti kaut kādas atziņas, pēc tam viņas pārlasi, kad tu esi izrakstījusi. Ja? Jo redziet, kas ir mūsu smadzenes visu laiku strādā vienā tādā režīmā. Ieradumos mēs domājam vienādas domas, un mums ir vienāds instrukcijas dzīvē, un mēs visu pielāgojam tam, un tas ir tas mūsu cietums. Ko es ierosinu darīt, vienmēr apšaubīt to, kāds ir mans viedoklis par kaut ko, par sevi, par pasauli, par vecākiem, par cilvēkiem, par to, ko es spēju. Tāpēc, ka mēs vienmēr balstamies pagātnē, kā jau zināms, ja? Bet nākotne nav nekādā veidā saistīta ar mūsu pagātni tikai tik daudz, cik mēs paši to sasaistam. Tas ir saistīts ar to, ko es varu, ko es nevaru, kāda es esmu un kāda es neesmu.
Ja? Jums taču katrai ir bijis tā, ka paskatāties pagātnes bildes un domājat, ka Dievs, es biju tik skaista, tik forša, ko es tur varēju ņemties, vai ne? Un tagad no Dievs ārprāts. Tieši tā mēs dzīvojam. Vienmēr sevi noraksturojam kaut kādā veidā. Ja? Ja ir arī kaut kāda pretestība, un tad, kad arī manā jaunajā kursā vai jebkurā kursā es meitenēm dodu mājas darbus, tur arī rodas zināma pretestība, bet es vienmēr aicinu to darīt, tāpēc, ka tikai caur pretestību mēs varam mainīt domformas un paskatīties uz lietām savādāk. Jā? Lūk. Un kāpēc es daru savas lietas, kāpēc strādāju ar cilvēkiem? Man ir svarīgi, lai cilvēki sāk justies labāk. Tas ir patiesais motīvs katram justies labāk. Ja? Mums liekas, ka mums būs daudz naudas, tad es jutīšos labāk. Vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Nē, mūsu iekšējā sajūta ir atkarīga tikai no mums, jo tas, ka tu esi šeit, es varu garantēt, ka tavā dzīvē ir pilnīgi viss, lai tu justos laimīga. Pilnīgi viss, jau tagad. Ja? Tieši šeit un tagad. Jo faktiski lietas, kas notiek tev apkārt, nav nemaz saistītas ar tavu labsajūtu vai pašsajūtu. Kā man teica viens skolotājs, tad, kad es biju kļuvis par bombu, tāds jauns puisis bija, un tad, kad es sēdēju stacijā un ēdu konservu buņģes gaļu, tad es jutos tik laimīgs, un tajā brīdī es sapratu, ja es tagad varu justies laimīgs, un tad, kad man būs visādi tur, nezinu, mantiņas un līdzekļi, tad es jutīšos arī tad laimīgs, bet man tas nebūs noteicošais kritērijs. Ja? Kas tad man ir laime? Man laime ir justies labi tagad. Šeit un tagad būt savā vietā, būt mierā ar sevi šajā dzīves brīdī, šajā ķermenī, šajās domās, šajās emocijās un sajūtās. Ja? Iedomājies dzīvot cilvēks tagad, ja? Dzīvot tu, un kā tu esi ieradusies šajā pasaulē. Jūs varat man komentēt čatā, kā tev šķiet, kā tu esi ieradusies, kas tevī ieveda šajā pasaulē. Nu, mamma ar tēti, vai ne? Ir vārti, pa kuriem tu esi ienākusi šajā pasaulē, tāpēc viņa figūras ir tik ļoti, ļoti svarīgas. Un kāpēc mums dzīvē ir tik daudz problēmas ar vecākiem bieži vien? Vai arī man klienti saka, nē, nu man ir labas attiecības. Es saku, labi, superīgi. Ko tev nozīmē labas attiecības? Nē, nu mamma mani klausa, piemēram. Ja? Vai tētis ir to vai šito? Kāpēc mums pārtrūk šī saikne ar vecākiem? Tāpēc, ka kaut kādā brīdī mums ir pārāvusies šī mīlestības plūsma. Kaut kādā brīdī, kad mēs bērnībā, teiksim, vecāki kaut kur aiziet, un mums liekas, ka viņi ir pazuduši uz visiem laikiem, un tajā brīdī mēs kaut ko nolemjam. Jā, mēs nolemjam, ka man ir jābūt labai, lai mamma atgrieztos, un tur mēs arī paliekam. Vai man ir jābūt tur, es nezinu, kaut kādai tādai, lai mamma atkal būtu atpakaļ, un mēs iestrēgstam tajos lēmumos, un tie lēmumi pārrauj mūsu mīlestības plūsmu ar mūsu vecākiem, kas ir pirmais solis mūsu dzīvē ir mamma, iekšējais solis, jo mēs esam mammai vēderā. Ja? Bet tas ir, mamma mums ir saistīta vienmēr ar to, ar pašsajūtu, ar to, kā mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem, caur savu prizmu. Ja, kā mēs veidojam attiecības ar naudu, ar darba vietu, ar jebko. Otrais solis mūsu būtībā ir tētis. Tētis mūs izved pasaulē. Un jautājums par drošību ir gan tētis, gan mamma. Ja? Trešais solis ir pašam iziet pasaulē. Un mēs bieži vien pildam dažādas lomas savā dzīvē. Gan kā bērns, gan kā pusaudzis, gan kā jaunietis. Par to mēs vēl pārunāsim. Ja? Un mēs šajā dzīvē ierodamies pasaulē tieši caur vecākiem. Un kā jūs domājat, meitenes, mīļās dāmas un puiši, ja te ir? Man ir jautājums, kā jūs domājat, vai vecāki, radot jūs šajā pasaulē, ir izdarījuši visu, vai viņi vēl kaut ko jums ir parādā? Ja mēs skatāmies uz dzīvības sistēmām, tad dzīvības sistēma ir pati svarīgākā. Un ja tu šobrīd esi dzīva, tātad tev ir viss. Lai kaut ko mainītu, lai mainītu visu, vai kļūtu viss savādāks. Ja? Tāpēc ir visas paklanīšanās prakses vecākiem. Par to es smalkāk, protams, runāšu kursā, bet arī šeit mēs parunāsim.
Un ja vēl kāda ar mani parunās, tad jūs vēl uzskatāmāk redzēsiet ar piemēriem, kā tas ir. Ja? Jo visi piemēri, kas parādās šajā telpā, ir ļoti, ļoti svarīgi un der visiem. Ja? Ja pati galvenā sistēma mūsu dzīvēs ir dzīvība, tad kādas funkcijas ir dzīvības sistēmā, ko mēs varam katru dienu sev pajautāt? Vai es atrodos dzīvības sistēmā vai neatrodos? Dzīvības sistēmas pamats ir turpināties, attīstīties, būt dzīvai, priekpilnai, piepildītai, būt veselai, ķermeniski un būt veselumā. Un ja, piemēram, es tagad pateiktu, meitenes, pagaidiet 5 minūtes, man jāiet uzpīpēt, vai jūs uzturājat uz sevī dzīvības sistēmu? Ziniet, man tā bija satraukusies, man vīniņš bija jāiedzer. Nē, nu labi, vienu glāzi jau varu, bet ja es izdzertu pudeli, es jau nevarētu ar jums tagad runāt. Es vienkārši sēdētu un smietos, vai ne? Vai tā būtu attīstība? Tā būtu tāda izklaide. Nu, vienu vakaru mēnesī var būt vai gadā, bet ja es to darītu katru vakaru, un tas labākam nebūtu dzīvības sistēmā, es nevarētu uzrakstīt kursu, vai ne? Ja es, piemēram, teiktu, puj, tur, es nezinu, Estere, tev tur tik šausmīgs, tas kaut kas tur, tu nepareizi dari. Kuru vietu es ieņemu dzīvības sistēmā? Pašas dzīves vietu, vai ne? Es kā dzīve spriežu, tu dari nepareizi. Un kas man par to ir tad, kad es atrodos dzīvības vietā? Vai dzīves vietā? Dzīves problēmas. Es saņemu, ja es nostājos Dieva vietā un kā Dievs pasaku, tu dari pareizi, tu dari nepareizi, kariņš tur ir sviests vai, nezinu, tur vēl kaut kāds. Es ieņemu Dieva pozīciju. Un kas ir Dievam? Ļoti daudz problēmas, kuras jārisina. Nu, lūk, jā. Tāpēc mēs ikdienā šī ir ļoti praktiska lieta, pajautāt sev, tā mīļā, vai šodienas plāni, vai tas, ko es šodien darīju, ir burtiski saistīta ar attīstību, dzīvību un prieku, vai ne? Un, protams, ka tās funkcijas dzīvības sistēmas ietveros, tu vari noteikt sev pati, ja? Un mēs, to, ko mēs dzirdam parasti pie kāda skolotāja, mēs jau visas to zinām. Mēs to atceramies, bet kāpēc tad mēs nedzīvojam pārsvarā tajā laimē, priekā? Un par to mēs arī šodien runāsim, ja? Tāpēc, ka mūsu saimnieks ir kas? Meitenes, kuras pie manis ir bijušas, viņas zina. Smadzenes ir mūsu saimnieks. Un līdz šim pie mums saimnieko smadzenes. Un kā teica Pitagors, es bieži viņu piesaucu, tāpēc man ļoti patīk, kā viņš teica, ka prāts ir labs kalps, bet sūdīgs saimnieks. Jo mēs pārsvarā visi kalpojam prātam. Mēs pēc liktenes kartēm var ļoti labi redzēt, ar kādām programmām mēs atnākam, kādas liktenes programmas mēs realizējam dzīvē, un liktenes karte ļoti labi realizējās tad, kad cilvēki sevi neiepazīst, jo sevis iepazīšana ir pats svarīgākais, ko mēs varam darīt. Ja? Un prāts ir tāds, viņš tur par smadzenēm vispār daudz, kas nav izpētīts, ļoti maz, kas ir izpētīts, bet patiesībā tur ļoti dziļās mācībās ļoti interesantas lietas var uzzināt tā, ka pat man dīvaini paliek vienā brīdī, bet patiesībā smadzenes ir mūsu viss, un tāpēc, ja mēs ar kaut ko strādājam, mēs strādājam caur smadzenēm, saprotot, kas ar mani tagad notiek, saprotot, jā, un pēc tam pārējās taciņas ved tālāk, jā. Smadzenes saglabā informāciju, nosaka visu mūsu domas, ieradumus, emocijas un rīcības, jo, kā jau es teicu, mēs nejūtamies slikti citreiz, tāpēc, ka mums vienkārši ir taisnība par kaut ko. Mēs jūtamies tāpēc, ka mums ir par to viedoklis. Ja? Jo paskatieties, paņemsim no aktuālo kāru Ukrainā, vai ne? Mēs par to zinām, un mums par to ir katram savs viedoklis. Bet ir cilvēki, kuri pat neko nezin par tādu karu. Un tāpēc mēs katru faktu dzīvē uzskatām kā neitrālu. Jā? Un mūsu prāts reaģē uz triggeriem, uz pagātnes nozīmēm, un tur arī aizķerās, jo prātam vienmēr ir viedoklis. Kā mans tētis vienmēr teica, man nepatīk Žoržs Siksna.
Un man tas nabaga Žoržs Siksna nepatika visu mūžu. Tikai tāpēc, ka mans tētis tā bija teicis. Bet savukārt krustmātei gan ļoti patika Žoržs Siksna, bet to viņa pateica vēlāk. Un viņa jau nebija mans tētis, ja? Un patiesībā mēs uz realitāti caur kādām acīm skatāmies? Caur mammas un tēta acīm. Ļoti, ļoti daudz. Tāpēc mēs kursā kabināsim vaļā šīs actiņas, kas mums ir ļoti tuvas un ļoti mīļas, bet kamēr mēs skatāmies caur citām actiņām, un tur jau vēl vesela dzimta ir aizmugurē, ja? Mēs ļoti praktiski un ļoti skrupulozi to darīsim. Ja? Un liktenes kodu programmas tā kā parāda mūsu ieprogrammētās lietas, bet plus mēs vēl jau apaugam apkārt ar televīziju, grāmatām, filmām, sievietes īpaši. Ak, Dievs, es biju cerējis, ka tur būs ilgi, mūžīgi un laimīgi. Un ja tā nav, tas nozīmē, ka es neesmu riktīga. Un ko tik mēs tur nesakabinam savās galvās? Vīrieši arī kabina, ne tikai sievietes, ja? Un tāpēc mums ir tik ļoti daudz priekšstatu, ko mums piestūķē no malas, ja? Tāpēc ir jābūt visu laiku tonusā. Tā, šito, ko es savā galvā ielaižu, tas ir par dzīvību. Tas uz mani attiecās. Putins uz mani attiecās, vai tur Kāriņš vai vēl kaut kas. Vai mums vajag Putina karmu? Nu, nevajag taču, vai ne? Ja mēs sākam kādu sodīt, mēs nostājamies Dieva vietā. Kaut prāts saka, bet tas taču tik netaisnīgi, meitenes, mēs vispār nezinām patiesību. Vispār nezinām, kas patiesi notiek pasaulē. Tāpēc, kur mēs atgriežam fokusu uz sevi un savu dzīvi, netērējam lieki savu radošo enerģiju. Tiklīdz prāts nesās, saka Dievs, kā tas Mārcis varēja šitik pretīgi pret to izturēties, vai ko tur viņa tur darīja, vai vēl kaut ko. Stop! Mana dzīvība ir dārgākais, kas man ir. Laiks iet uz priekšu. Tāpēc šajā laikā es nodarbošos ar ko? Ar savu fokusu, ar savu labsajūtu, ar saviem mērķiem. Kaut kas nepatīk, eju piepumpēties vai dibenu, pietupienus taisīt, smuku dibenu, gatavot pavasarim. Ja? Un kas tad mēs esam? Kāpēc mēs pulcējamies kaut kādās izzināšās lietās? Ja? Kas ar mums šobrīd daudziem notiek? Varbūt tev šobrīd šķiet, ka tev nav tas, ko tu vēlies savā dzīvē, tev kaut kas pietrūkst. Tev pietrūkst atbildes par to, kāpēc tev neienāk naudiņa tik, cik tev vajadzētu. Kaut kas notiek attiecībās. Kaut kas, jā, varbūt tev šķiet, ka tev ir kaut kas vēl jāizdara, lai tu būtu laimīga. Jā, ka varbūt tūlīt nākotnē viss notiks. Un padomājiet, ja tavs fokus ir uz to, ka nākotnē tūlīt kaut kas notiks, un tu meklē nākotnē, bet nākotnes nav. Tad kur ir tavs fokus? Tur, kur nav. Tāpatās kā cilvēks, kad slimo. Es slimoju, kur ir fokus? Bet fokusam ir jābūt, es veseļojos. Ja? Ļoti tieši, precīzi fokus. Man rītā tur viss būs, bet rītdiena nekad nepienāk. Jūs man piekritīsiet, mēs vienmēr esam šajā mirklī, tāpēc ir tik ļoti svarīgi. Es nerunāju par šeit un tagad. Mēs esam šeit un tagad, bet vienkārši tas prāts dažkārt mums tur, tad viņš pagātnē tur dzīvo depresijā un nākotnē dzīvē bailēs. Nu, tas viss ir normāli, bet kamēr mēs sevi nepreparējam, mēs nevaram gribēt rezultātu. Jā? Kas vēl mums liekas, ka tūlīt būs kaut kāda brīnuma tabletīte un viss mainīsies, ka tūlīt atnāks veiksme un brīnums un viss mainīsies, meitenes, veiksme un brīnums arī ir sava sistēma, kā mēs miedarbojamies ar šiem brīnumiem un veiksmi. Lai miedarbotos ar brīnumiem, ir pirmkārt jātic tiem brīnumiem un jāuztur attiecības ar šo sistēmu brīnumi. Un kā pamatnosacījums brīnumu sistēmā ir kas? Ļoti vienkārši. Es katru dienu ievēroju brīnumus. Sniegs uzsniga. Suns no rīta, viņam bija slikti, bet viņš izdzīvoja. Un brīnums jau skrien vakarā. Ja? Vai, piemēram, ak, Dievs, brīnums, es pamodos no rīta pēc mazās nāvītes. Jo nakts ir mūsu mazā nāvīte. Un tas viss ir brīnums. Kā kustās manas rokas, kā es redzu kaut vai caur brillēm, ja? Arī brilles brīnums, nu kāds izdomāja to, lai cilvēki var redzēt, ja? Tev šķiet, ka tu kaut ko nezini, bet patiesībā tu zini visu, mums vienkārši jāatmodina, jāsistematizē savas zināšanas. Meitenes ir interesanti, derīgi. Super. Nu, Jā, paldies, jā.
Mēs dzīvojam ļoti daudz pretenzijās. Mūsu reklāmas kampaņas apkārt, vai romantiskās filmas, vai filmas vēl nezinu kādas parāda, ka mums kaut kas pietrūkst. Mums visu laiku spekulē ar to, pēc, tev kaut kas pietrūkst, tev vajag to, lai tu būtu laimīgs. Ja? Un mēs dzīvojam tajās pretenzijās, ka mums neiedeva, ka mums tur Dievs nemīl. Ja? Un patiesībā prāts tajā brīdī ļoti, ļoti melo. Un atkal tur, kur fokus. Ja mums ir fokus, ka man kaut kas pietrūkst, vai mēs redzam vietas, kur mēs varam iegūt? Nu, diez vai ne? Ja mēs nonākam bērnu pozīcijā, sakam, nezinu, nesaprotu, man nesanāk, ticiet, man arī tādas parādās, bet es zinu, kā pārslēgt sevi. Īpaši, kad jātaisa kaut kādās apmācībās mājas darbi. Kā zvana telefons, kā man pretojās viss iekšienē. Jo tāpēc, ka tad, kad mēs paskatāmies ārpus saviem ieradumiem, tas priekš mums katra ir diskomfortabli. Un katrs jauns webinārs, kur es rakstu jaunu informāciju, arī priekš manis ir diskomfortabli. Bet tiklīdz es ieraugu Latvijas sieviešu skaistās atsaucīgās sejas, man uzreiz, super, viss ir forši. Ja, un tāpēc, kā mēs strādājam ar bailēm, ejot tajās iekšā. Nu, lūk. Ja, citreiz tev liekas, ka it kā dzīvē viss labi, bet iekšā kaut kas smeldz, vai ne? Tā arī mēdz būt, ka kaut kas tā kā pietrūkst. Un tā kā kas tā ir par balsi? Un tas ir tas dzinulis, kas iet uz priekšu. Tas ir tas, ko mēs ir vērts papētīt, paskatīties, kas tas ir. Ja? Bet varbūt kādai no jums ir kaut kas ļoti sasāpējis, varbūt ir kaut kāda smaga šķiršanās aiz muguras bijusi, varbūt ir noticis kaut kas tāds, no kā mēs nevaram tā kā atjēgties brīžiem dzīvē. Un jo vairāk mēs tālāk dzīvojam, jo vairāk mums tā bagāža sakrājās, vai ne? Un mums liekas, ka kaut kas riktīgi nav kārtībā, un mēs tā kā apstiprinam savas iekšējās programmas, jā. Nu, Tāpēc es radu šīs apmācības, lai mēs mācētu ne tikai tā kursa laikā to šķetināt, bet arī webinārus es taisu, lai tajos būtu ieguvums, bet lai mēs iemācītos pielietot instrumentus. Jo meitenes manas zina, kuras nāk pie maniem, ka es dodu ļoti daudz instrumentus, ar kuriem darboties ikdienā. Un ja mēs ņemam kaut vienu instrumentu, viņš ļoti labi palīdz, vai ne? Un kāpēc ar tevi notiek tas, kas notiek apkārt? Kāpēc dzīve to dara ar mums? Lai parādītu, ka tu neatrodies savā vietā. Tad, kad tu atrodies savā vietā dzīvē, ja tu esi mamma bērniem patiešām, nevis partneris saviem bērniem, ja tu savai mammai un tētim esi bērns zīdainis, un nevis tas, kurš māca, kā jādzīvot, tad, kad mēs mācam vecākus, kā dzīvot, kur mēs nostājamies? Savu vecvecāku vietā. Vecvecākiem seksu vajag, vecvecākiem naudu vajag, vai viņiem vajag baranciņas ar tēju, un varbūt viņi jau ir miruši, tad kādās enerģijās mēs dzīvojam, kad mēs mācam vai iekšēji pretenzijas parādam vecākiem, un no kā tad mēs sastāvam? Nevis 50% tētis mamma, bet 100% tētis, 100% mamma. Un kāpēc mums varētu būt ar pašpietiekamību problēmas? Tāpēc, ka mums ir pretenzijas ar vecākiem. Un tas nozīmē, ka mums ir jāatjauno šī mīlestības saikne ar vecākiem. Un tas nav nekas garš un plašs, tas ir vienkārši lēmums. Jo no vecākiem ir atkarīgs pilnīgi viss. Mūsu attieksmes, kaut vecāki varbūt ir kāda miruši, varbūt kāda ir augus bērnu namā, tam nav nozīmes, jo jūs ieradāties šeit ne jau kā kloni, bet jūs ieradāties no dzīviem cilvēkiem, vai ne? Visas. Tā tad bija mīlestība tajā brīdī, bija mīlestības notikums, kaut vai arī ir izvarošanas. Tā jebkurā gadījumā ir mīlestība, caur kuru ierodas cilvēks. Jā? Ja tu neatrodies savā vietā, tad ārējie apstākļi caur finansēm, veselību, pēdējais ir veselība, caur sliktām attiecībām, caur konfliktiem tev parāda, ka tu neesi savā vietā, un tāpēc mums ir jāmācās nostāties savā vietā. Dažkārt tas kādai aizņem mēnesi, kādai gadu, jā? Bet tev ir jābūt iekšēji neatlaidīgai un apņēmīgai. Nu, tas tāpat kā salabot padomu cilvēkiem visus zobus, kur bija izčakarēti skolā, vai ne? Tev ir apņēmīgi jāiet un tas jādara. Tāpēc, kad ar vienu reizi nepietiek citreiz. Nu, tas tā, jā. Bet kāpēc problēmas ir labi dzīvē, meitenes? Jums ir kāda ideja? Kāpēc problēmas ir labi?
Tāpēc, ka problēmas ļauj mums justies slikti, un tad mēs varam sevi sākt preparēt, sākt risināt. Jūs zinat, ka bija pētījums ar žurkām, noteikti kāda no jums ir lasījusi. Ja mums nav iekšējs dzinulis, tad mums vienkārši ir problēmas, kuras ir jārisina. Ja mums nekas nav jārisina, mēs degradējam? Tāpēc mums ir ļoti labi nostāties savā vietā un tā kā, ne gluži mērķus, bet ļoti labi zināt, ko mēs gribam un katru dienu sev veidot kaut kādu izaicinājumu, lai mēs visu laiku attīstītos. Problēmas dod iespēju kaut ko mainīt, jā, izaugsme ir problēmas, iespēja paskatīties no citas puses, kas tur bija ar tām žurkām. Zinātnieki, es vienmēr aizmirstu vārdus, tāpēc es neatceros to zinātnieku vārdus, un mans skolotājs viens atcerās visus, un es viņu par to apbrīnoju. Jā, bet, sākšu pierakstīt, bet bija tāds pētījums sen ar žurkām, kur žurkas ir ļoti līdzīgas domāšanā kā cilvēki. Un tad viņas tur ielika dzīvot veselu baru ar žurkām ļoti labos apstākļos. Viņām bija ko ēst, viņām bija ko tur izklaidēties. Un ko jūs domājat, kas beigās notika? Pēc laika visas žurkas aizgāja bojā, jo viņas no labas dzīves pārstāja vairoties. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs neattīstamies, mēs degradējam un pārstājam. Mums pat negribās ne attiecības, ne seksuālas attiecības, neko mums negribās. Mums pazūd visi dzinuļi. Tāpēc cilvēkam vienmēr viņš pats sev izdomā izaicinājumus, jo tādā veidā zemapziņa mūs dzen attīstīties. Tāpēc, tad, kad nāk problēma, ko mēs sakam? Paldies, Dievs, tu man atnesi dāvanu, jo tā tas arī ir, jo aiz katras dāvanas slēpjās, aiz katras problēmas slēpjas dāvana. Jo ja mēs sevi ieraugam labāku, spēcīgāku, pirms pusgada es vadīju liktenes koda kursu meitenēm, un tajā pat laikā mans bērnu tēvs man uzsūtīja tiesu izpildītāju par īpašumu. Jā, mums tur bija diskusija, teiksim tā, par īpašumu. Un, protams, ka tajā brīdī es biju šokā, un pirmajā mirklī es domāju, viss es tur vienkārši, zin kā tas instinktīvais notiek, jā. Bet pēc tam, tad, kad tu nomierinies un sāc šķetināt to situāciju, kā es to rādīju, kāpēc tas notika, tad tagad tas viss ļoti normāli transformējās, un es no tās situācijas esmu tikai ieguvēja. Jo man ir daudz labāka dzīvesvieta, es esmu ieraudzījis kaut kādas savas slēptās zonas, savas šķautnes, es esmu iemācījusies tikt galā ar emocijām. Es esmu iemācījusies noķert savas emocijas, kas nebūt. Pieņemsim, agrāk man bija instinktīvi, ja es dusmojos, es uzreiz tur, riktīgi ņēmos un sataisīju, ko vēl vairāk problēmas, vai ne? Un caur daudzām lietām es iemācos būt mazāk impulsīva. Tas impulss ir, bet es viņu māku savādāk izmantot, jo šie impulsi, kas mūsos emocionāli strādā, viņi ir par ko? Par radošumu, pareizā virzienā. Tāpēc, ka dusmas arī ir par ko? Par sauli, par radošumu, par spēju radīt daudz lietas. Ja? Ja mēs pareizi izmantojam savas emocijas, tad mēs pietuvinamies laimīgai dzīvei. Jo ir emocijas, kas mūs attālina, un emocijas, kas pietuvina. Vai arī mēs mākam pareizi izmantot. Ja? Zini, kā mēs padalīšos ar galveno laimes noslēpumu? Ka ne jau tad, kad tev kaut kas būs, tu kļūsi laimīgāka. Bet sākumā tu radi sevī šīs sajūtas, un tev viss pats par sevi atnāk. Un tad, kad tu sistēmā nostājies pareizā vietā, kā jūs domājat, cik sistēmu ir pasaulē? Var viņas saskaitīt? Nevar noteikti, vai ne? Mēs katru dzīvojam kaut kādās sistēmās. Es un es pamatsistēma, jā? Kas tajā ietilpst? Tajā ietilpst mans ķermenis, manas domas, emocijas, attiecības ar sevi, ko es par sevi runāju, jā? Es un mana diena, es un mans vakars, es un mamma, es un tētis, jā? Un tā var bezgalīgi. Un tāpēc ir forši papētīt, kādās sistēmās tu dzīvo, un tu vari mājās pēc mūsu webināra vai rītā sarakstīt savas sistēmas. Un padomāt, kāds mērķis ir katrai no šīm sistēmām. Es un brīnums, piemēram, jo tagad ir Ziemassvētki, tiešām brīnišķīgs laiks, vai ne? Nu, lūk. Un mums ir jāprasa, saprotiet, ja mēs katru dienu domājam, ak, Dievs, man tur neiet, man tur šitais, man tur tas, man nav naudas, tad mēs taču to realizējam, vai ne?
To, ko domājam, to realizējam. Mēs esam ļoti spēcīgas. Bet ja mēs justos tā, it kā mums būtu jau viss, kā tas arī ir, tad dzīve, kā caur sistēmām, mums iedot aizvien vairāk, jā? Jo tur, kur tavas domas, tur ir tava enerģija. Jo enerģija ir materiāla vērtība, materiāla vienība. Viņa tā arī rada. Jo mēs sākumā sajūtam un tikai tad saņemam. Jo izvēle ir katra rokās, vai bēdāties par to, kas nav, vai priecāties par to, kas ir. Un ziniet, kā ir manā praksē ar klientiem un grupās, jūs to visus noteikti zināt. Tiklīdz es pajautāju klientam tā, kur tev neiet? Var vienkārši paņemt popkornu un sēdēt, klausīties, ja, bieži vien. Bet tad, kad es pasaku, un tagad paslavēs sevi, par ko es varētu sev paslavēt? Un tāpēc mums ir jābūt sarakstam ikdienas, par ko es sev varu saslavēt. Un tāpēc, kad smadzenes ļoti daudz visu noniecina, tad, kad mēs tur, nesaņemam Oskaru par mammas lomu, piemēram, jo mēs katru dienu neatkārto, cik tu laba mamma, ko mēs darām, mēs sevi ļoti noniecinam un kritizējam un piečakarējamies sev. Vai ne, meitenes, tā taču ir tā. Tā ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi fokusēties uz to, ko mēs par sevi varam pateikt labi. Nē, bet meitenei jābūt kautrīgai, nedrīkst par sevi neko labu teikt. Nu, lūk, jā, te ir runa par domu fokusu. Ja tu vēlies būt tagad laimīga, kādi soļi ir jāveic? Jāsaprot, kur tu šobrīd dzīvē atrodies. Jā? Un kā mēs to saprotam, vismaz pa jomām iedodot balles, at kuras atrodos, kas man nepatīk, un galvenais ir, saprast, ko es gribu, kur tu vēlies virzīt savu dzīves kuģi. Vai mēs visi skaidri zinām, kur mēs gribam nokļūt? Jo ko prāts saka? Nē, tas nav iespējams. Tu jau tur par jaunu, par vecu, par tievu, par resnu, par blondu, par tumšmatainu, jā, nav tādas izglītības, ko prāts viņš sāk visu laiku šitos definēt. Bet tāpēc, neskatoties uz to, ko prāts definē, mums ir jāzina, kur es gribu nokļūt. Jo kas vēl pa vidu sanāk? Bērna pozīcija. Es nezinu, es nemāku, man nesanāks, jā. Un tad, kad šie vārdi nāk, kas mums ir jādara? Tā, pagad, te mans bērns runā. Te runā mans bērns. Tātad, kas man ir jādara? Jāpārslēdzās. Kā es teiktu, ja es būtu pieaugušais? Un mēs šādi mācīsimies pārslēgt sev visu laiku. Tad, kad es saku, vai es nezinu, tad kā es varu uzzināt, kam es varu pajautāt, kur es varu palasīt, kas mani iedvesmo, kā es varu to visu pārveidot, jā? Un te tu par lomām var paskatīties iepriekšējo webināru, jo tur es runāju gan par lomām, gan par arī dažādām sistēmām vairāk es runāju, jā. Un kas vēl ir svarīgi, ir jāsaprot pasaules uzbūve. Tas, ka mēs neievērojam pasaules sistēmu uzbūve, nenozīmē, ka tās mūs neietekmē. Vai mēs bieži aizdomājamies, kā mēs elpojam, ka mums asins rīta plūst, ja? Kā mēs aizmiegam, kādi mehānismi strādā, ka mūs ietekmē planētas, mēnesis, kalendārs, īpaši meitenes, kurām mēnesis kods ir izteikts, ka liktenis kartē, piemēram, vai saules kods. Mūs ietekmē daudz visādi procesi, valsts mūs ietekmē. Es agrāk ļoti iekšēji kritizēju mūsu valsti, ļoti tur iekšēji domāju, kā viņš šitā var un turpināju un kas tik vēl ne. Bet kā es varu prasīt no valsts bonusus, ja es kritizēju valsti? To, ka tur notiek kaut kādas lietas, kas mums nepatīk. Protams, kad viss kaut kur notiek, bet vai mums uz to ir jāfokusējās? Valstī notiek arī labas lietas, vai ne? Mums tomēr ir bezmaksas skolas, mums tomēr ir viss kaut kas. Un ja mums kaut kas nepatīk, mēs vai nu ejam un risinam, vai nu daram savādāk. Bet nestājamies Dieva vietā. Un to es saku arī sev. Un tiklīdz man prāts panesās, saka, Dievs, kā tas Mārcis varēja šitā izturēties? Es negribu nokļūt Mārķa sievas vietā un pieredzēt to, ko es kritizēju. Tāpēc, ka es neesmu Dievs, viss pasaulē ļoti taisnīgi un godīgi. Ir taču cilvēki, kas nezin tādu Latviju, vai ne? Viņi dzīvo citur. Varbūt viņi vispār dzīvo džungļos savā tur traibā, tajā ciltī un vispār neko nezin. Tātad viņiem ir tāda pieredze, kāpēc tu esi atnākusi šeit un kāpēc tu tieši šo pieredzi.
Aija var man uzrakstīt WhatsAppā, un es aizsūtīšu to webināru. Ja? Vai arī meitenes, kurām ir pieeja tagad webināram, jūs varat iemest čatā YouTube linku uz to iepriekšējo webināru. Ja? Man arī manā lapā Kristīna Lukjānska X kods ir tas webinārs ielikts. Ja? Un tad, kad es sāku izprast sistēmas, kā viņas strādā, mēs to mācīsimies visu darīt. Ja? Nu, piemēram, ja? Es un mamma. Vai mamma un es? Kāds ir sistēmai mana mamma un es, viņas bērns? Kāds ir mērķis? Radīt dzīvību, turpināt šo dzīvību. Es no mammas ņemu dzīvību un caur savu bērnu dodu tālāk dzīvību. Ja sieviete pēkšņi negrib bērnu vai tur, nu, teiksim, vai geju pāriem nav šie bērni, ja, tad ko viņi dara? Viņi dara lietas, kas cilvēkiem attīsta dzīvību tālāk, rada jaunas lietas, attīsta dzīvību. Ja? Tāpēc, jebkurai sistēmai ir savs funkcionāls. Ir kaut kādi noteikumi, kā mēs komunicējam konkrētās sistēmās, un mēs par to runājam un saprotam. Mēs saprotam, ka mamma mums nav ne draudzene, ne arī mamma mums nav, tur es nezinu, bērns, ja? Kā piemērs. Un katrā sistēmā mēs pildām savas funkcijas, un tā kā sistēmas ir saistītas, planetārā sistēma, kuņģa darbības sistēma, asinsrites sistēma, elpošanas sistēma, domformu sistēma, ja? Un tad, kad mēs caur vienu to visu sākam iepazīt, tas ļoti smuki citur sāk kārtoties. Un tāpat arī tajā mūsu kursā būs saistība ļoti cieši ar brīnumu sistēmu. Mēs darīsim ļoti daudz ko, lai tieši iepazītos ar brīnumu sistēmu, ja? Un arī jāzina mehānismi, kā strādā sistēma un kā es miedarbojos ar šo sistēmu. Jo liktenes kodi arī ir tāda sistēma, kas aptver visas šīs sistēmas. Liktenes kodi, tāpat kā taro sistēma, var būt saistīta ar visām sistēmām pasaulē. Un tās ir bezgalīgi daudz. Ja? Jo redz, mūsu katra cilvēka rokās kontrolētā lieta vienīgā ir izvēle. Jā, un tu vari šobrīd paprasīt sev, kas man ir svarīgāk, būt labiņai vai laimīgai? Vai būt spītīgai par savu taisnību un pasaules patiesību, vai būt arī laimīgai? Tāpēc mēs sevi, tas, ka tu esi šeit, tas nozīmē, ka tu jau esi gatava šīm zināšanām. Jā, tas nozīmē, ka tu esi kaut kam gatava. Vai tu to dabūsi turpmāk caur mani, vai tu to dabūsi kaut kur citur, vienkārši atveries pasaulē. Un bija kaut kāda grāmata, es vēl neesmu lasījusi, varbūt viss ir savādāk. Ja? Protams, ir kaut kādas likumsakarības pasaulē, kuras pastāv pašas par sevi. Un ir sistēmas, kuras mēs varam ietekmēt, un ir sistēmas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Mēs varam vienkārši miedarboties ar tām sistēmām. Ja? Un kāpēc ir forši iet kādā kursā? Tāpēc, ka tur ir kursa enerģija, mēs vairāk saņemamies, un tāpēc, ka jauns gads ir ar jaunām enerģijām. Un es vispār jums katrai ieteiktu gada nogalē patīrīt savus datorus, telefonus no vecām lietām, padzēst bildes, kuras nepatīk, un patīrīt māju, atbrīvoties no liekām lietām un padomāt par destruktīviem cilvēkiem. Kas jums ir apkārt, kāpēc viņi ir, kāpēc jūs viņus priekš kam jūs viņus esat uzaicinājis savā dzīvē. Jā? Atgriežoties pie cilvēka, pie tevis, pie manis, jā, mēs esam savas dzīves centrā. Mums tā ir sistēmas, kas nāk uz mums, un ir sistēmas, kuras caur sevi mēs radam. Mēs radam bērnus, radam attiecības ar viņiem caur to, kādas mēs esam pašas. Jā? Katrs cilvēks kaut ko domā, kaut ko jūt, kaut ko dara vai nedara. Un tā ir mūsu izvēle, jo nedarīšana arī ir rīcība. Bet visu to, ko tu dari savā dzīvē, ir saistīts ar tavām domām un instrukcijām. Un citiem cilvēkiem ar to nav nekāda sakara. Ja? Ja kāds pasaka, tu esi stulba un mēs uz to norēģējam, tā ir mana problēma. Protams, tas nerunāja par sišanu vai vēl kaut ko, jā. Arī jautājums, ja kādu sit, tad tur ir kas, tur ir upuris. Un mēs vairāk vai mazāk visi dzīvē esam upura lomā. Un upura loma ir raksturīga gan bērnam, gan pusaudzim, gan vēl vis kaut kam, jā? Cilvēkam ir dažādas šķautnes un lomas.
Kā pasakā par melno balto vilku, tikai tas ir tāds divšķaitņains, bet pasaule ir daudz dimensionālāka nekā tikai divas puses, jā. Mums ir grūti saprast, kur mēs īsti šobrīd atrodamies. Tāpēc, ka mums ir slēptās zonas un mēs neredzam. Tāpēc ir ļoti labi, ka ir cilvēki, kas to izgaismo. Patiesībā katrs cilvēks tavā dzīvē ir eņģelis, kurš tev kaut ko izgaismo. Paldies Ritai. Rita čatā ielika YouTube webināru iepriekšējo. Jā. Mēs ļoti vāji dzirdam savu sirdsbalsi. Jūs zinat, kā mēs varam dzirdēt savu sirdsbalsi? Caur vārdiem un domām ar mums runā smadzenes, domas. Paldies smadzenēm par to. Smadzenes ir mūsu superīgais kosmos, mūsu iespējas, mūsu idejas, kas uztver vispār visu informatīvo lauku. Sirsniņa ar mums runā caur ķermeni, caur sajūtām. Ja? Tāpēc mēs tik ļoti labi varam saprast, kad mums kaut kas patīk vai kaut kas mums nepatīk. Paprasam ķermenim un trenējam to. Ja? Kā jau es teicu, ja mēs runājam par sistēmām, jā, teiksim, varbūt arī sistēma, es un mana fiziskā sirds, īpaši, ja ir problēmas ar sirdi, vai es un mana emocionālā sirds, es un manas emocijas. Ja, un tu vari pierakstīt šodien 10 savas svarīgākās sistēmas un padomāt, kāds ir šīs sistēmas mērķis. Piemēram, fiziskai sirdī mērķis ir pumpēt asinis, uzturēt tevi dzīvu, piegādāt tur elpošanai piegādāt skābekli, bet es un manas emocijas ir kāda sistēmas mērķis? Iepazīt un pieņemt visas manas emocijas. Un kāds ir tavs funkcionāls šajā sistēmā? Iepazīt savas emocijas, atvērties savām emocijām, mainīt šīs emocijas caur domformām. Vai līdz šim es saprotami runāju? Ir saprotami vai grūti? Ja? Var droši uzdot jautājumus. Ja? Tātad, ja? Tātad, kas ir svarīgi sistēmā es un es? Attīstīties, radīt bērnus vai projektus, idejas, jā, visu laiku būt tajā procesā, es attīstos. Kas ir svarīgi sistēmā es un es? Piefiksēt, kad mēs atrodamies bērna pozīcijā un mainīt šo pozīciju uz pieaugušu cilvēku pozīciju. Tad, kad mēs ar meitenēm runāsim, jūs sapratīsiet to labāk, jā? Teiksim, es un manas domas, es un mans ķermenis, es un mana higiēna, jā? Ar kuru sistēmu tu varētu gada nogalē iedarboties, lai tava dzīve mainītos, padomā to priekš sevis un vari čatā ierakstīt, un vari jau caur šo jauno skatu punktu skatīties uz savu dzīvi, jā? Es un mani sapņi, es un mani mērķi, kā es iedarbojos ar šo sistēmu, es un mans dzīves kuģis, ko es daru šajā sistēmā, jā? Tālāk, jo es un es sistēmā, kas es pirmkārt esmu? Sieviete. Ja? Es esmu sievietes ķermenī, es sieviete. Kā es darbojos ar šo sistēmu? Vai es kritizēju sevi, vai es mīlu sevi, vai es pieņemu sevi, vai man patīk būt ar sevi? Un mēs ļoti sistemātiski tam iesim cauri, skatīsimies. Es un mamma, ļoti interesanti, vai ne? Kas mēs esam mammai, kā jūs domājat? Es jau vienreiz minēju, kas es esmu savai mammai, kas tu esi savai mammai? Joprojām. Bērns, meita. Mēs savai mammai esam zīdainis, un tāpēc mēs esam zīdaiņa lomā mammai. Un tāpēc mēs uz saviem vecākiem, uz jebkuru tēti vai mammu skatāmies ar zīdaiņa acīm. Tāpēc, ka mamma ir mūsu drošība, mamma ir mūsu pasaules atbalsts, mīlestība, un caur mammas pieņemšanu mums nāk viss, kas ir saistīts ar pasauli. Ja? Mamma arī dzīvo dažādās sistēmās, viņa ir cilvēks, un viņa drīkst darīt jebko, ko vēlas. Nezinu, ēst, pārēsties, stulbi runāt tavuprāt, dzert alkoholu, pīpēt, pilnīgi jebko viņa drīkst darīt. Un tad, kad mēs nostājamies tur Dieva vietā un sakam, vai tur viņas mammas vietā un sakam,
tā nedrīkst, vai domājam, ka tā nedrīkst un iekšēji kritizējam mammu, mēs atjaunojam mīlestības plūsmu vai pārtraucam šo mīlestības plūsmu? Pārtraucam, mums vienmēr ir jābūt mammai bērnam. Ja? Tāpēc, ka mēs esam daudzdaļīgi. Kāda daļa tavas mammu ierasti kaut ko vai izsaka pretenzijas vai kritizē, vai domā, ka mamma kaut ko nesaprot, ka mamma ir jau par vecu vai vēl kaut ko, kaut kāda otra daļa, jā, mammu mīl, tāpat kā tēti. Un tāpēc mums ir jāattīsta šī daļa, kura mīl mammu un jātāno šī mīlestības plūsma. Ja? Tā kā šī stīga ir jāizceļ sevī. Tas jums rezonē, ko es saku? Nu, lūk. Mamma ir par attiecībām ar sevi, ar citiem, ar naudu, ar pasauli, jo attiecības ar pasauli mēs veidojam izējot no sevis. Ja? Ja mums ir pretenzijas pret mammu, kritika pret mammu, tad mums ir pretenzijas pret visu pasauli. Ja? Un visu pārējo. Bet ja mēs ar mammu veidojam attiecības no tādas mīlestības, ko mēs mācīsimies darīt, un no pilnīgas paļāvības, tad mums ar pasauli arī ir šī sajūta, ka tur viss ir droši un viss ir mīlestībā. Ja? Kā jau es teicu, ja mēs mācam mammu, mēs nostājamies vecmāmiņas vietā, bet mamma mums ir svēta, mamma mums ir vienīgā, un mamma mums deva dzīvību. Un tāpēc viena praksa, ko es jums varētu ieteikt, atcerēties pierakstīt vismaz 20-30 notikumus, kas tev forši asociējās ar mammu, vai stāstus par mammu. Ja bērns aug bērnu namā, tad var izdomāt šo stāstus par mammu. Kāpēc ne? Vai ne? Kā man ir bijis ar manu mammu? Jo mamma ir iznēsājusi un piedzemdējusi. Tas ir pats svarīgākais. Un katrai sievietei, katram cilvēkam ir ļoti svarīgi šīs prakses. Pierakstīt foršas notikumus saistībā ar mammu un runāt ar mammu par šiem notikumiem. Jūs redzēsiet, kā mamma atplauks, cik mammai būs interesanti un forši. Ja? Es un tētis ieved mūsu pasaulē. Viņš ir tas, kas mamma piedzemdē un tētis aiz rociņas ieved pasaulē. Ja? Un ar notikumiem mēs nestrādāsim, mēs vairāk strādāsim ar šo iekšējo sajūtu par vecākiem. Ir savā sirdī jāatrod vieta šai mīlestībai pret mammu un tēti, un tad būs mīlestība pret citiem cilvēkiem, pret pasauli, pret sevi un visu pārējo. Tāpēc es tik daudz par to runāju. Ja? Un arī izdari otro praksi, uzraksti šos skaistos notikumus ar savu tēti. Kaut viņš varbūt bija vardarbīgs pret mammu, kaut vai viņš tur bija. Tā ir sistēma vīrs un sieva. Tev nav vietas šajā sistēmā. Tev ir vieta sistēmā es un mans tētis, es un mana mamma. Tas taču ir saprotams, vai ne? Ja tā loģiski paskatās, visas sistēmas ir ļoti loģiskas un ļoti saprotamas. Ja? Pieņemsim sistēmu ļoti svarīgi, es un pasaule. Ja? Kas atvasinās pēc tam, tas ir nākamais solis. Kad es izēju cauri mammas solim, tēta solim, tad nākamais solis ir pasaule kā tāda. Nu, lūk. Tātad, lai iedarbotos ar sistēmu es un pasauli, tu vari izveidot sistēmu es un brīnumi. Un tad pieraksti, kādus brīnumus tu gribētu sagaidīt savā dzīvē. Un tad, lai pildītu savu funkcionālu šajā sistēmā, tad ir katru dienu jāievēro kāds brīnums apkārtnējā, ja? Pasaulē. Pierakstot vismaz 3 brīnumus, kas ir noticis ar tevi. Un ļoti labi rakstīt, vienkārši rakstīt un saprast, kas ar tevi ikdienā vispār notiek. Ja? Nu, lūk. Un mēs jau visas esam daudz ko darījušas, bet kaut kas iespējams mums nav izdevies līdz šim mūsu prāt. Bet patiesībā mums viss vienmēr izdodās. Ja mēs uz sevi paskatāmies ar pozitīvu skatu punktu, tas nozīmē, ka mums ir izdevies patiesībā. Vai mēs gribam parunāt atkal par šīm bērnu pozīcijām? Jums ir interesanti iziet cauri, kādi vārdi raksturo mūsu bērnu pozīciju dzīvē? Ja? Mēs varam iziet cauri tādai tabuliņai.
Ja mēs sev sakam, es nezinu, es nemāku, man nesanāk, man nesanāks, es neesmu tā vērta, ja? Mēs esam kurā zīdaiņa pozīcijā, bet ja es runāju, ka es esmu mamma, attiecībās ar mammu mēs vienmēr ieņemam šo zīdaiņa pozīciju. Tās ir vienīgās attiecības sistēmā, kur mēs ieņemam šādu pozīciju. Citās sistēmās mēs mākam, iemācīsimies un zināsim, ja? Un kas ja mēs atrodamies zīdaiņa pozīcijā dzīvē, ja, tad man kādas domas nāk galvā, man neiedeva, man par maz, ja, un kā tas dzīvē atspēlējās, mums nav resursu dzīvot. Tāpēc, ka dzīvē es uzvedos kā zīdainis. No 3 līdz 6 gadiem bērns ko saka, un kā mēs nonākam šajā bērna pozīcijā no 3 līdz 6 gadiem? Es pati nelieniet, es labāk zinu. Un tad mēs varam dzīvē atsekot, kur mēs tā domājam, vai ne? Tad mēs viss nāk ļoti smagi šajā pozīcijā. Mēs esam nogrieztas arī no resursiem, jo bērniem un zīdaiņiem naudu nevajag, attiecības nevajag, viņiem vajag tikai vecākus, vai ne? Bet kā pieauguši cilvēki, mums ir jāmaina šī pozīcija, jāpārslēdzās uz pieaugušiem cilvēkiem. Bērns no 6 līdz 12 gadi grib būt labs, paklausīgs, ja? Viņš grib visu laiku iepriecināt, es gribu būt labiņā. Un kā tas ietekmē dzīvi? Ja? Es tā kā neievēroju savas intereses, es nezinu savu misiju, es nezinu, kāda ir mana dzīve, es nezinu, ko es gribu. Ja? Pusauģa domāšana ir, es pierādīšu, ka es zinu labāk, un pēdējais vārds ir vienmēr pēc aiz manīm. Ja? Te rodas konkurence, patstāvīga cīņa ar visiem, ja pierādīt, ka man ir taisnība. Un pēc tam ir jaunības gadi, kur mēs ieķeramies, es labāk zinu, kā tev ir jādara, es zinu, kā tev ir jādzīvo. Ja? Te arī rodas konflikti, un tā kā mēs gribam būt mamma savām mammām un tēti saviem tētiem, vai mammas saviem tētiem. Ja? Nu, lūk. Tā kā kādi bija tie soļi, ja? Mums ir jāsaprot, kurās pozīcijās mēs esam savā dzīvē, sistemātiski, ja? Mēs varam darīt to kopā, ja? Un mainam savus ieradumus caur sapratni. Mēs nevaram izmainīt bez sapratnes, vai ne? Mums ir jāsaprot, kur mēs dzīvē atrodamies un kas ar mums notiek. Un tad, kad mēs saprotam, mēs ņemam instrumentu un mainam, ieviešot dzīvē. Izvēle ir tava, ja, kuru pozīciju izmantot. Pieauguša cilvēka, kuras visu varu, kuras izzinu, kuras attīstos, vai bērna pozīcijā, vai ne? Nu, lūk, vai jums ir meitenes jautājumi par šo, par ko es šodien runāju, un varbūt kāda ar mani grib parunāt šodien? Būs mums drosmīgās parunāt šodien. Jūs droši varat saņemties, tāpēc, ka es domāju, ka mums ir varbūt tās, kas pie manis jau ir bijušas, varbūt kāda no jums grib aprunāties. Nu labi, kamēr es gaidu, es uzlikšu jums prezentāciju. Vai jums bija interesanti paklausīties par šo? Bija vērtīgi? Jā? Varbūt varat padalīties čatā, kas tieši bija vērtīgi, jo ja no jums kāda saņemas runāt, tad būtu vēl labāk, tad jūs vēl labāk saprastu to, ja? Es jums uzlikšu, tūlīt iziesim, kamēr es iziešu cauri bišķīt prezentācijai, ja? Ko es jums vēl tā kā apkopošu no citas pusītes, kura gribēs, es varēšu nosūtīt prezentāciju, tad kāda saņematies ar mani parunāt, tas visām būs ļoti, ļoti vērtīgi. Ja nesaņemsities, es pati jūs izsaukšu. Runā. Es vēl, Kristīna, tev parunāt. Labi, Dacīt, parunā ar mani. Tev ir kamera, tu vari ieslēgt kameru? Jā, es gan braucu mašīnā. Ieslēdzās. Jā, Violeta ir kameriņa. Pēc man Violeta ieslēdz. Vai grūti bakstīt vienkārši to kameru?
Jā, nu pastāsti, par ko tu gribēji parunāt? Ko tu gribēji pastāstīt, kaut ko atrisināt? Ir gan tev violets tas fons, bet nu labi, Jā, varbūt. Viole. Zini, kā ir? Man jau arī problēma ar to māti, jo mums kontakts ir pazudis no jau gadu 17. Tā, nu, mēs vispār nesarunājamies. Tas nekas, ka mēs dzīvojam vienā ciemā. Nakal neparādījās, kamēr. Mēs dzīvojam, nesatiekamies. Viņa ar māsu dzīvo atsevišķi, es dzīvoju kilometru tālāk atkal atsevišķi. Un šis kontakts ir zudis. Vienkārši dēļ muļķīga ģimenes kašķis, teikšu tā. Un šito es tā klausos, ko tu stāsti. Nu, vispār ļoti interesanti, jo varbūt, kad man tā ir problēma, bet es nekādīgi nevaru viņiem salīt mieru, jo es nebiju iniciators šim te kašķim. Kašķis pilnīgi par neko. Un viņas vienkārši ar mani kontaktu neuzturēja, un ja es arī viņus satieku, kādreiz, ka viņas suni pastaigājās, viņi vienkārši pagaiž ar muguru. Okay. Nu, man tā ir sanāca. Nu, tēvs man nomira tad, kad es gāju 3. klasē. Es vispār ļoti maz par to atceros. Nu, tā paigi neatceros. Nu, tēvs un mamma ir tevī. Nu, tā kaut kā. Jā, tas ir automātiski tevī, un kad notiek apkārt problēmas, tas nozīmē, ka tu neesi nostājusies savā vietā dzīvē. Jā, tu arī, nu, tā kā bija kašķi. Es tā domāju, ka kaut kā. Jā, tas nozīmē, ka... Nu, bet tas jau pareikina, kašķām ir... Man gados 40 tas kašķis bija. Un jau 7, cik bija gadi? Man tad bija... Cik gadi jau ir pagājuši tagad? Tā. 17. 17. Un kā tev dzīvē vispār iet, tev notiek viss, kā tu gribētu? Nē, nu viss jau nevar notikt, kā es gribētu, bet baigi sūdzēties es nevaru. Salīdzinot to, kā iet citiem. Nu, mēs nevaram salīt, mēs nezinām, kā iet citiem. Jā, mēs vispār varam tikai no malas redzēt, bet mēs nezinām absolūti, jā. No malas skatoties, es domāju, ka man iet labi salīdzinoši. Nu, viduvēji, nu. Man ir ģimene, man ir normāls darbs. Labi. Bet, nu, tu runā par mammu, un tu gribētu ar viņu citādākas attiecības? Nē, nu, protams, sakot, mēs jau neesam mūžīgi. Es no tā viedokļa. Nu, noteikti, ka mamma un māsa konfliktu redz savādāk, vai ne? Visticamāk, jo viņi noteikti domā, ka es tā vainīgā. Bet tas konflikts radās tikai ar to, ka es gribēju palīdzēt, viņai pie laulības šķiršanas tajā laikā es viņai sarunāju advokātu, es par to advokātu viņai samaksāju, un tad, kad es viņai teicu, hei, tev rītā ir tikos tiesā jābūt, viņi man izdomāja pateikt, es labāk zinu, kur man ir jābūt. Ok, bet viņa tev lūdza to, viņa tev lūdza to darīt, jā? Jā, tā brīdī, jā. Bet skaties, jā? Bet paskaties, Dāce, jā, paskaties, tu stāsti, teiksim, mums ar mammu bija konflikts. Tad, kad bērni ciet sarunāt mammai advokātu, kurā vietā tu nostājies tajā brīdī? Nu. Ja tev... Man kaut ko drusku laikam pazuda. Saki lūdzu, ja mēs tikko runājām, kad ir mamma, ir tētis, mēs priekš mammas un tēta esam kas zīdainis? Vai zīdainim ir jāiet mammai sarunāt advokāts un jārisina mammas lietas? Nē, māsai. Nu, māsai, bet nu māsa tev māsa lūdza tev to? Jā. Ok, bet kāpēc tad ir konflikts ar mammu? Nu, mamma dzīvo pie māsas, un pat cik mēs ar māsu sakašķējamies, tad māsa aizliedz arī mātei ar mani runāt. Nu, skaties, jā,
tur tiem notikumiem nav īsti nozīmes, jo patiesībā tās situācijas viņas parāda, ka tu tajā brīdī ieņēmi kaut kādu vietu, kur tev nevajadzēja būt, jo sistēmā tava māsa un viņas partneris, vai tev tur ir vieta? Ja Nu jā, bet Ja kādreiz redz ir tā, palūdz kāds, tad tas nozīmē, ka mēs kopā sakam paldies, tās ir jūsu darīšanas. Man nav darīšanas gar tur māsas un vīra darīšanām. Ja? Ja mēs paskatāmies, redz tā ir iegājies, kad es parasti ģimenē esmu tā, kas visu par visiem kārtoja. Nu tā. nu labi, un ko sistēma paņēma, izmeta tevi ārā, tāpēc, ka tu nebija savā vietā, tu neatradies savā vietā. Un tas, ka tas konflikts turpinās, joprojām nozīmē, ka tu neesi savā vietā. Bet ir forši, ka tu esi kursā, tu redzēsi to, nu tā kā tu paskatīsies savādāk. To var izdarīt tikai rakstot to. Es tev varu tikai pateikt to, ka sistēma mūs met ārā tad, kad mēs caur ko met ārā, caur konfliktiem, caur strīdiem, caur nerunāšanu, ja? Un tad, kad tu paskatīsies uz to savādāk, tad arī viss mainīsies. Un noteikti arī tavā dzīvē kaut kas notiks tāds, ko tu varbūt gribi un pat nesapņo par to, jo noteikti, ka mums visiem ir kaut kas, ko mēs gribam, nu tā kā pilnveidot, attīstīt, vai ne? Gan jau kā, bet tas, nu tā es uzreiz nevaru iedomāties, ko es tādu varētu gribēt. Nu, tā. Es tikai tagad, kad tu sāki runāt, es par to sāku domāt. Jo līdz šim es biju izslēgusi. Un kā tev ar bērniem ir viss labi, ja? Man ar bērniem viss labi, un mani bērni satiekās ar viņiem. Nu jā, nu Es interesanti. vienīgā esmu aiz bloku. Nu jā, jo redzi, zini, kas ir interesanti. Es tev pateikšu vienu noslēpumu. Gribi? Protams. Man ir tāda profesija, man gan nepatīk, kā viņas saucās, coach. Man skolā, zini, ko mans foršākais skolotājs mums visai mācīja? Tad, kad jūs klients kaut ko saka, jūs viņam līdz galam neticiet. Un, ja mēs būtu privātā sesijā, es noteikti tev izprašņātu visādas lietas, ja? Jo bieži mums ir kaut kāds pašapmāns, jo tad, kad mēs sakam, nē, nu man viss ir kārtībā, ja tev ar mammu nav kārtībā, es tev varu apgalvot, ka kaut kur tev nav kaut kas kārtībā, arī sajūtās. Ja? Un dažkārt... Tā jūtās var būt, jā. Saprot, tad, kad mēs sev kaut ko mānamies, tev automātiskā reakcija ir pateikt, nē, man viss ir labi, jā. Bet jautājums ir pret sevi, sev atzīties patiesībā. Tad, kad mums ir pārauta mīlestības saikne ar sevi, ar mammu, ja viņa nav aktīva un ja viņa nav sirdī, tas nozīmē, ka dzīves sistēma nevar produktīvi darboties. Tas vienkārši nav loģiski un nav vietas. Jā, tas nozīmē, ka tava dzīve tevi ļoti saudzē, jā, un patiesībā ļoti maigi norāda to vietu. Bet, zini, man ir, es esmu atradusi viņai aizstājēju vīramāti. Jau nevar būt mammai nē, tu tā... Nu jā, bet, nu, man ar viņu ir ļoti labas attiecības. Ok, tev ir labas attiecības, bet skaties, lai tu vīramātei nekļūsti par partneri, kur tavs vīrs kaut kur pazūd. Ja? Pagaid, nu tas ir tā, saprot, tur ir tevi dzemdēja viena sieviete, un tā ir tava mamma, un tev ir viņas gēni. Tu šādi kompensē vienkārši savu mammu caur vīra māti. Jā. Vīra māte tev nevar iedot to, ko tev var iedot tava mamma var iedot tev svētību. Bet ir forši, ka tu esi kursā, un ir forši, ka tu drosmīgi dalies, un tas ir superīgi, un paldies tev milzīgs, liels, un varbūt tulīt vēl kāda meitene uzdrošināsies parunāt. Tev bija vērtīgi no malas paklausīties drusciņi. Bet, protams, superīgi. Tas, es saku, uzvedinājuši šādu te domu. Ļoti labi. Jā, paldies tev, Dacīt, liels. Es tev palasīšu par sistēmām vērtīgi, nebija dzirdējusi. Īvete rakstīs, izšķīros ar vīrieti dēļ viņa mātes, bet tas ilgs stāsts, vēlos saprast, kāpēc tā notika. Tagad es neuzticos vīriešiem, kuri pakļaujas vai atkarīgi no mātēm. Īvete, tu gribi pieslēgties? Vai bailīgi? Bailīgi?
Nē, nu es varu pieslēgties, jā, bet tur ir, nu, vienkārši, nu, es vēl neesmu no tā šoka atgājusi. Tas bija nesen. 3 mēneši, jā, atpakaļ. Jo redzi, katra situācija ļoti daudz šķaitņaina, jā, un patiesībā mēs nevaram izšķirties ar vīrieti dēļ mammas, mēs varam izšķirties dēļ sevis. Un bieži, tur to var redzēt liktenes kartēs bieži, jā, nu, bet šoreiz es speciāli neņemu liktenes kartes, ko mēs darīsim kursā. Ko tu domā ar to, ka dēļ viņa mātes es izšķīros? Nu, tas ir, nu, kā es saku, garš stāsts. Tā mātei bija 5 dēli, 2 nomira. Jā. Un viņa izvēlas vienmēr kādu dēlu, kurš viņai būs vīra vietā vai kā kalps, kuru viņa varēs, nu, tā kā, nu, viņš viņai būs vienmēr par rokai. Un tad, kad viņai nomira dēls, tad viņa izvēlējās nākamo dēlu, nu, tas manu vīrieti, ja, kurš tā kā bija, nu, tuvāk, kurš atradās viņai. Un, nu, tas ietekmēja tā, ka, piemēram, nu, kad mēs ēdam brokastis vai pusdienas, viņi skatās, nu, ja viņas dēlam kaut ko garšo, viņa paņem man nost, lai viņam paliktu. Nu, principā tā attieksme tāda, ja, kad, nu, kad sievietes visas, nu, lai paiet malā, jo ir tikai viņa un viņas dēli. Un tāpat arī pret tiem dēliem, kas ir precējušies, ja, nu, tās sievietes ir tā kā, viņas ir domātas, lai kalpotu dēlam, un ja dēlam kaut kādas problēmas, tad vainīga ir sieva. Un, nu, līdz kaut kādam brīdim, kamēr, nu, es sapratu, ka es tā vairs, nu, neesmu ar mieru, un tas dēls, protams, nevis tā, ka viņš nostājās vai, teiksim, nu, ar savu tādu aizstāvēšanas pozīciju, bet viņš, jā, pareizi tā māte tā kā teica, jā, es piekrītu, jā, kad, nu, sieviete, jā, nu, tur ir, nu, kā saka, 3. variants, jā. Nebūsi tu, būs cita. Nu, apmēram tā tas viss. Jā, bet man arī mātei bija līdzīga situācija, dzīvoja kopā mana mamma ar tēti, un tur vīra māte vienkārši visur sekoja līdzi. Un, principā, arī man vecāki izšķīrās daļa vīra mātes. Nu, tas tāds. Tas bija diezgan gari, bet, nu. Bet, nu, redzi, tev ir tas attiecību modelis, ir tas, ko tu iemācījies no savas mammas, tas ir pirmkārt. Tavam ķermenim tās sajūtas ir pazīstamas. Man tā ir bijis, es zinu, kā tas ir. Un metafizikas likumi ir apbrīnojami. Metafiziski mēs vienmēr pievelkam to, ko mēs jau zinām. Tā ir mūsu vibrācija. Un tu izvēlējies neapzināti tādu vīrieti, kas tev sniegs tieši tādas pašas sajūtas, kuras tu jau esi dzīvē piedzīvojis, jo tev šīs sajūtas, lai cik dīvaini neskanētu, ir drošas. Es nemāku saprot, tā kā ķermeniski tas notiek, ja. Es nevaru komentēt, arī tam nav nozīmes notikumiem, jā, bet tāpēc, ka tev ir savs skatpunkts, kā tu to redzi. Jā, bet ir pāris, esi tu un tavs vīrs, un ja tu esi aizņēmusi sievietes vietu kā sieva vīram, kā tam tā ir jābūt, tad vīrietis nekur neiet. Nē, tur bija drusku citādāka situācija. Tur bija privātā māja, kur dzīvoja tā, nu, kā māte, un, nu, nebija jau citas dzīves vietas. Vienīgi tā atšķirība bija tāda, kamēr bija dzīves tas iepriekšējais dēls, tur bija koncentrācija uz to iepriekšējo dēlu, bet, nu, tur tāda, kā saka, maiņa notika, jā. Man tēvs ir miris, jā, sen jau, un kopā ar savu māti, nu, man vecmāmiņu, bet, nu, jā, tas ir ļoti sarežģīts stāsts par mātēm, laikam. Nezinu, kā tie stāsti ir sarežģīti, tad, kad mēs sapinamies savās domās. Ja? Prāts ļoti sapina domas, bet ja mūsu mātes ir mūsu sirdīs un tur ir mīlestība, tas viss ir ļoti vienkārši. Ja? Ja te ir ļoti daudzšķaitņaina tā situācija, bet tad, kad tu runā par vīramāti, ko viņa un kā ir darījusi, tu atkal kurā vietā iestājies vīramātes mammas lomā. Tad, kad mūsu prāts sāk vērtēt un skatīties, šitas nav tā, un es tur jūtos, kā tu es tur jūtos,
Es tur nejūtos kā pilnvērtīga sieviete, bet es jūtos kā upuris, situācijas upuris, kur tu esi nostājusies upura pozīcijā. Un pie tam vēl tu tur lēkā upuris plus vēl vīra mātes mamma, kura saka, tu dari tā vai šitā, vai pareizi vai nepareizi. Ja? Un tā mēs lēkājam pa tām pozīcijām. Okay. Vīriešus mēs piesaistam atbilstoši tam, kas notika pagātnē, manā dzīvē, tikai un vienīgi pazīstamas situācijas. Ne jau kopija pēst, ka tas ir tieši tāda situācija, vienkārši emocionāls pārdzīvojums ir ļoti līdzīgs. Es vienkārši no kā mācos, kā veidot attiecības un kāds vīriešus izvēlēties? No mammas. Un tāpēc apzināts solis ir izvēlēties savādākus vīriešus. Vai no ļoti tuvām situācijām. Tas ir tā ļoti brutāli runājot, jo mēs no īsu brītiņu runājam, bet es tev atspoguļoju to, ko es dzirdu. Ja? Mēs ļoti bieži, tā kā, saprot, ja vīriešu ģimenē ienāk sieviete, kura ir absolūti, kā lai saka, saprot, sieviete, kas ir absolūti skaidri zina, ko viņa grib dzīvē un kāds partners viņai ir vajadzīgs, viņa nenonāk šādās situācijās, un mēs to mācāmies. Mēs mācāmies kā sievietes to saprast, kas tad mums ir īsti vajadzīgs, jo kas ir mīlestība? Tie ir emocionāli refleksi, mēs reaģējam uz kaut ko sev pazīstamu, saproti domu? Jā. Ja? Un tāpēc mēs to saucam par mīlestību, tāpēc, ka tās emocijas mums ir pazīstamas, tāpēc mēs to saucam par mīlestību. Bet mīlestība pārsvarā citreiz var būt apzināta izvēle. Protams, tās ir gan emocijas, gan arī apzināta izvēle. Ja, jo patiesībā tie signāli, ka tam vīrietim kaut kas ģimenē šāds varbūt patiešām notiek, to es nezinu, tie jau ir uzreiz, tu tikai viņus sākumā neievēro. Vai arī saki, nē, viņš ar mani tur mainīsies vai vēl kaut ko, ja? Tāda doma. Protams. Tāpēc būtu forši uzrakstīt es un mans partneris, esošais, vai kādu es sev gribētu, kāda tā sistēma varētu būt. Un izējot nevis no sistēmas, es situācijas upuris, es tur neko nevaru darīt, ja? Bet kā es gribētu, lai būtu manā sistēmā? Kā es gribētu justies partnerībā? Kādai tad man ir jākļūst iekšēji, lai šajā partnerībā varētu justies? Es nemeklēju taču drošību partnerī, drošība ir manī. Mans partneris man neko nav parādā, neko vispār, neviens. Neviens cilvēks man dzīvē neko nav parādā. Ja, jo māte, kas skatās uz savu dēlu, ko viņa grib visu labāko savam dēlam. Viņa redz pa savam, es dodu to labāko, ja? Un tas, kas viņu sistēmā notiek, tas burtiski uz mums neattiecās. Uz mums attiecās, kāpēc manā dzīvē ir šāds vīrietis ar šādu māti. Jā, paldies, Kristī. Paldies liels par uzdrīkstēšanos. Jā. Ļoti interesanta saruna, daudz vielu pārdomām. Es izšķīros ar vīru pēc 25 gadu kopdzīves ar mammu, man ir lieliskas attiecības. Ar vīru māti arī mani bērni, mana rīcība priecājas, kurā sistēmā ir mana bremze. Aneta, tā grūti, pateikt, kurā, jo tās sistēmas tur mijās un ietekmē viena otru, jā? Kurā? Jā, nē, nav jau teikts, ka ir jābūt ilgi mūžīgi un laimīgi, jā, vienkārši notiek kaut kādi posmi dzīvē, viss notiek ar to, kāpēc tu uzdod to jautājumu. Tev ir jautājums, vai es izdarīju pareizi, vai man tas bija jāizdara? Nē, šis noteikti nav jautājums, varbūt jautājums ir, kāpēc es to neizdarīju vēl ātrāk. Mēs izdaram tad, kad mēs izdaram, vai ne? Fakts. Jā, es vienkārši domāju, tu tā stāsti par sistēmām, par to. Es savam tētim esmu ļoti sen piedevusi. Viņš izšķīrās no manas mammas, kad es biju maziņa. Es zinu, kāpēc viņš izšķīrās, tāpēc, ka viņš bija alkoholiķis. Un savukārt tavs stāsts par mammas bērnu attiecībām ir ļoti labs. Es nekad neesmu bijusi cits kā zīdainis savai mammai.
Un tagad es arī paldies par tavu stāstu, es arī tāpat skatīšos uz saviem bērniem, veseliem 3. Jā, bet nu Jā, skaties, es ātri nokomentēšu, kamēr es drīkst, jā. Skaties, kā mēs protams. sakam, mums ir garīgajā kultūrā iemācīts šitas te piedevu saviem vecākiem, bet vecāki ir hierarhijā augstāk par mums, vai zīdainis kaut ko var piedot mammai, piemēram, jā, nu vai tētim. Tas ir tāds pārdomu jautājums. Piedot mēs varam sev, tāpat kā piedot vecākiem, ir tāpat kā piedot Dievam, ka viņš man degunu radīja ne tādu, jā. Sistēma mamma, tētis dzer, ir tikai viņa tiesības dzert. Un ja mēs paskatāmies uz alkoholiķiem, zini, kādām acīm tas ļoti palīdz. Ja mēs skatītos ar zināšanu, ka mans tētis izdzēra alkoholu par visiem dzimtas locekļiem, par maniem bērniem, un tāpēc mani bērni nedzer, piemēram, vai kāds no maniem bērniem nedzer, tad uzreiz ir varbūt cits skatpunkts, vai ne? Var tā būt, jā. Vai tētim ir tiesības dzert, vai bija tiesības dzert, vai runāt, ko viņš grib? Un, Ok, labi, tad varbūt es piedevu sev par savām emocijām pret tēti. tāpēc, ka tu ticēji, ka šīs emocijas tev nodarīja kaut ko sliktu, Jā, un tu joprojām tam tici. Un kamēr mēs jā. ticam savām traumām, kamēr mēs dodam enerģiju, tad, kad mēs ticam, ka man bija trauma, un tad, kad mēs domājam par tēti, mums šī trauma ir blakus atmiņās, jo tu par to runā šobrīd. Tev viņa ir blakus atmiņās, tu enerģiju atdod traumai, tu esi traumas pozīcijā. Un šī daļa, kura tevī tika traumēta, viņa tai tic. Bet no traumām mēs pirmkārt ļoti daudz ko iegūstam, otrkārt ir grūti atjaunot mīlestības plūsmu, kad mēs domājam par traumu. Nav tā, ka es par to domāju. Es vienkārši, tu man Jā. uzdevi jautājumu, es tev atbildēju. Es tikai kā piemēru, ja es nesaku, ka tev tā ir, bet nu kā piemēru, ja es ļoti, ļoti novērtēju, ka tu dalies, un tas ir riktīgi forši. Jautājums ir par to, ka mūsu dzīvē notiek tas, kas notiek, mēs šķiramies, mēs precamies, un tas ir viss mūsu ziņā. Jā, jautājums ir par to, kas ir tālāk, ko tu gribi. Un arī kā mēs šķiramies, vai mēs šķiramies ar lielu pateicību un mīlestību pret to cilvēku, jā, ar kuru man ir bērni. Mēs tagad esam nevis partneri, bet mēs esam vecāki bērniem tajā sistēmā, vai ne? Jā, Tavs vīrs nelieto alkoholu? lieto. Nu jā. Un tāpēc es tavā gadījumā ļoti, ļoti, nu tā kā man norezonēja par to alkoholu, jā? Tā kā pamainīt skatpunktu uz tiem cilvēkiem, kuri lieto alkoholu. Protams, tas nenozīmē, ka tev ir jāatrodas blakus tādiem cilvēkiem. Bet varbūt ar pateicību, ka tu varbūt manā vietā izdzēri tur cisternu, nu piemēram, vai ne? Nav tā, ka es esmu pilnīga atturībniece. Nē, nav runa par to. Runa ir par to, ka, nu kā piemēru, jā? Varbūt, ja kāds aiziet bojā kaut kādā notikumā, tad viņš aiziet bojā varbūt par 7 paudzēm uz priekšu, lai ar pārējiem tas nenotiek. Jo sistēmā viss ir godīgi. Tam visam ir savs iemesls, jā. Jo tas ir fenomenāli. Ja man tur cilvēki sesijās kaut ko stāsta, es pajautāju, kas līdzīgs ar tevi ir noticis dzīvē. Un visiem ir tie stāsti. Nav neviena stāsta, kur pēkšņi tur, mēs taču pēkšņi nepamostamies kā slavenības kaut kādas uz skatuves, vai ne? Mēs piedzīvojam kaut ko, kam mēs pierodam sevi piedzīvot. Bet liels paldies tev par to, ka tu padalījies. Varbūt es tev devu kaut kādu aizmetnīti padomāt, nu, tā kā no citas puses par kaut kādu lietu. Jo kas ir prātam svarīgi? Pastaipīt neironus no citām pusēm, paskatīties uz ziloni nevis no ausīm, bet no astes, piemēram. Paldies! Paskatīties uz alkoholismu savādāk, jo tas tāpat vien nenotiek. Nekad nevienā dzimtā nekas tāpat vien nenotiek. Skatoties, uz ko mēs fokusējamies, šitas ir slikti,
Bet kas tajā labs? Tādā plašākā formātā. Paldies, liels, Aneta, tev, paldies. Nu, lūk, ja man neviens roku, arī Antra raksta, ka pazīstam izšķīros no vīra pēc 20 kopdzīves gadiem arī dēļ vīra mātes. Ļoti interesants formulējums, Antra, jo tavā dzīvē nekas nenotiek dēļ vīra mātes. Tavā dzīvē viss notiek dēļ tevis pašas. Es gribēju pajautāt, Jā, Pārsla. kāpēc man attiecībās patīk otru cilvēku visu laiku kritizēt? Nu, es varu droši apgalvot, ka tu visu laiku kritizē sevi un pasauli. Zināmā mērā, jā. Nevar būt pusstāvoklī, vai nu tu esi stāvoklī vai nē, vai nu tu kritizē sevi vai nē. Jā, es piekasos sev visu laiku par kaut ko. Nu jā, tas ir tavs modelis, kā tu komunicē ar pasauli. Iespējams, ka tava kritika, bija kritikas daudz tavā kaut kādā pagātnē, ka tu augi, bija apkārt daudz kritikas. Varbūt fonā kāds kaut ko kritizēja, varbūt tevi kritizēja. Šis modelis tev ir kaut kur zināms un pierasts. Tā es atvainojos, man krekšķis kaklā. Un šādi ik pa laikam notiek. Tev bija laiks padomāt. Kad es teicu par pagātni, kas tur bija? Es neteiktu, ka bērnībā man kāds baigi būtu kritizējis, bet Ne tevi, bet vispār. arī neviens mani baigi neslavēja ne par ko. Nu jā, bet skolā mums taču lika divniekus ar sarkanu. O, jā. Jā. Tāpēc, ka tas ir kritika nāk no pozīcijas būt labiņai. Es gribu būt labiņa. Un tad, kad es kādu kritizēju, es it kā zemapziņā, es gribu būt šādi labā. Jā? Tas ir tā neapzināti. Es gribu būt laba, un caur šo es kritizēju citus. Nu, tādā veidā. Paskaties tajā virzienā. Vai labāk man būt laimīgai vai labai? Kas priekš manis ir labāk? Labāk ir laimīgai nekā labai. Vai ne? Un tāpēc kritika tās ir pretenzijas. Un pameklē, kur tev ir pretenzijas pret māmu, mēs tam iesim cauri kursā visam, ja? Redz, ka Ines prasa, kā rīkoties, lai mainītu pierasto modeli, ja? Kas arī kontekstā ar tavu jautājumu. Es kritizēju, man tas ir ierasts modelis, jo tāpēc, kad es esmu pieradusi tā, es kritizēju sevi, kritizēju citus, man sevi ir jāatjauno šī mīlestības saikne, ja? Tā kā ar savu radītāju, ar mammu, ar tēti, caur kuriem es esmu radusies. Kritika ir tam, lai pierādītu, cik es esmu laba. Es tev nokritizēju, un es esmu laba. Ļauj būt sev sliktai, nu vai kā tavs prāts nav jau tā, ka ir labi vai slikti, bet prāts to definē, kas ir labi, kas ir slikti, ja? Jo paskaties, piemēram, es varu sēdēt un skatīties, bija 37 cilvēki, tagad palika 30, bet es varu teikt ārprāt šausmas, aizgāja cilvēki, ja? Bet es varu skatīties un teikt, wow, ir joprojām veseli 30 cilvēki. Tas ir jautājums, kā mēs trenējam prātu skatīties uz lietām. No vienas puses, ja? Protams, tur ir dziļāk jāskatās sistēmās, bet tas saknis vienmēr aizies vecākos. Ja? Es padomāšu. Gribu būt labiņa. Varbūt tev bērnībā kaut kad mamma kaut kur aizgāja, tu paliki viena, pamodies un mammas nav. Un tu jau nezini, vai mamma atgriezīsies. Varbūt tev bija 3 gadiņi, vai tu dārziņā paliki viena, nu piemēram, ja? Un tad tu pie sevīm kā mazs bērns nolēmi noteikumu, man ir jābūt labiņai, un tad mamma atnāks, un tad mamma atnāca, un tu iesprūdi tajā, man ir jābūt labai. Un, lai pierādītu sev, ka tu esi laba, tu kritizē citus. Un to mēs darām visi. Tas ir ok, paldies par tavu atklāsmi. Un padomā, kā tev tas rezonē.
Jo es jau citreiz saprotu, ka tas cilvēks jau dara labas lietas, un nav jau viss tik briesmīgi, kā es tur eju pa māju un bubinu, bet no malas droši vien izklausās briesmīgi. Nu, skaties, jā, nu paroc tajā virzienā vai nāc uz kursu, lai tiktu skaidrībā. Jā, jo tas ir, kā mēs varam tikt ar to skaidrībā un mainīt pierasto modeli. Pirmkārt, ir jāsaprot, jāpiefiksē caur rakstīšanu, caur konkrētiem uzdevumiem mēs piefiksējam, kas notiek šobrīd. Jā, un meklējam paralēles, bet ne jau notikumos ir jēga. Notikumi parāda, ka mīlestības plūsma ir pārtraukta. Jā, ir jāsaprot un jādara, jāsaprot, kā darīt un jādara ikdienā, jāpiefiksē. Un tāpēc tas grupu formāts ir foršs, ka viņš ļauj kopā tam iet cauri. Jā. Paldies, Pārsla. Es ātri parādīšu jums jau prezentāciju, paskatieties jau pusotra stunda. Jūs esat riktīgi maleči. Vēl neesat nogurušas pavisam. Jā, tūlīt es ātri uztaisīšu tādu apkopojumu, jums pastāstīšu mazliet vēl. Te redz, kur ir, par cilvēku mēs parunājām, te mazliet deformē šo burtus prezentācijās. Es nezinu, kāpēc Zoomā tā notiek, bet es te ieliku cilvēciņu, kurš izstaro savas vibrācijas un kurš ietekmē sistēmas, un ir sistēmas, kuras ietekmē viņu, un ir labi saprast, ja, kuras sistēmas kā darbojās. Esi tu un bezgalīgi daudz sistēmas. Un te ir bilde, un te ir sistēmas, kuras ietekmē tevi, bet mēs izvēlamies dažkārt nezināt, nedarīt, nesaprast, neattīstīties, izlikties, ka uz mums tas neattiecas un turpināt iepriekšējo pieredzi. Tas ir problēmas radīt sev, jā. Problēmas ir kā signifikātors, ka mēs neesam savā vietā. Ir sistēmas, kas rodas caur tevi, bet mēs varam izvēlēties tur bērnu pozīciju, es nezinu, nesaprotu, neiešu tai darbā, man bail, jā, vai izteikt pretenzijas, vai kritizēt, jā. Kritika arī rodas caur sajūtu, ka man viņš ir kaut ko parādā, tas cilvēks, jā. Tur ir jāraksta, tur ir jāpapēta. Jā, bet mēs esam sistēma elementi, un katrai sistēmai ir savi noteikumi un īpašības. Mēs taču sirdi nevaram pārlikt tur kuņģa vietā, vai ne? Kas notiek, ja mēs neesam savā vietā dzīvē? Kas tad mums notiek? Ja vecākiem nav atvēlēta vieta sirsniņā, ir finansu problēmas, ir parādi, kredīti, kavēti maksājumi, mazas algas, jādzīvos pabalstiem, apkrāpšana, nozagšana, var atļauties tikai pamatlietas, neparedzēti tēriņi, mēs kaut ko zaudējam, problēmas ar mantojumu īpašumiem. Jā, attiecība izaicinājumi tad dzīvē ir. Sevis nepieņemšana, sarežģītas dzīves situācijas. Piemēram, mēs kādam nozogam papīru birojā, bet atnāk kāda sieviete un nozog mums vīru. Piemēram, sistēmas vibrē viena starp otru. Man tūlīt suņi ries, jo man bērns laikam nāk mājās, bet tā pabrīdinu, jā. Attiecība izaicinājumos, augstprātība, salīdzināšana, grūti iekļauties kolektīvos. Konflikti, neatrisināti strīdi, veselībā var būt traumas, mēs varam atsist galvu, regulāri aizķerties, var būt slimības, smagas diagnozes, grūti nosakāmas izcelsmes slimības, aborti, neauglība, impotence, frigiditāte. Tā ir mana vieta, nav mana vieta sistēmā, es lēkāju pa citām vietām, jā. Pašattieksme, es nevaru atrast savu vietu dzīvē, misijas neapzināšanās, egoisms, ķermenisks trūlums, atkarības, nav saiknes ar visumu dvēseli, iekšējais atsalums, jā. Pēc tam. Bet tev vienmēr ir izvēle. Atceries to vienmēr atceries, tev vienmēr ir izvēle. Mēs varam sevi pārslēgt ļoti ātri, tikai mums ir jāsaprot, kā ir jāiemācās, jā. Mums ir izvēle, ko izdarīt, uzzināt, saprast, tagad tu arī uzzini un saproti, jā. Un arī tagad tu vari nolemt, ka tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, kā pieaudzis cilvēks, ja? Un tad, kad mēs sākam čīkstēt un nonākt upura lomā, ko mēs darām? Mēs nonākam bērna pozīcijā. Tur, kur nāk vīra mātes un vēl visādi cilvēki, kas mūsu vietā kaut ko risina, ja? Tas nozīmē, ka es kaut kur pazaudēju atbildību attiecībās, kā sieva.
Jā, izdarīt savādāk. Es nesaku konkrēti par Īvetu pieņemsim, es vispārīgi tagad runāju, jā. Es ļoti cienu katru cilvēku, kas nāk uz šajieni ar mani runāt un kas arī uzdrīkstās online runāt, jā. Mēs varam izvēlēties miedarboties ar sistēmām, nonākt savā vietā un saņemt par to resursus. Un atbildot vēl Ineses jautājumam, ja jūs nolemsiet, ka tu uzņemies tieši tagad atbildību, jā, un ka tu esi gatava miedarboties ar šiem sistēmām, tu tāpat miedarbojies, bet apzināti, tad jau sāks mainīties, jau pēc šī webināra sāks mainīties, jā. Un tad, kad tu nonāksi savā vietā dzīvē, tu to saņemsi kā bonusu, un tu vari paeksperimentēt. Paraksti tagad mēnesi no vietas vakaros, kādi brīnumi ar tevi šodien notika vismaz 3, un tu redzēsi, kā tas mainīsies. Tu vienkārši redzēsi, un tu man rakstīs Kristīne, tauč tā bija, ja? Smuka bildīte par brīnumiem. Ja? Un tagad, jūs varat man paprasīt, es jums varu aizsūtīt to prezentāciju, tie ir tādi kontroli jautājumi. Ko es varu jau tagad, ko es zinu jau tagad, ko es sev atļauju, ko es izvēlos tagad, kādas iespējas es sev dodu, par ko es varu paslavēt, kādi brīnumi notiek. Ja es nezinu, kā es uzzināšu, es varu būt, kas es vēlos, kas man šobrīd var sagādāt prieku. Ja es šobrīd jūtos slikti, ko es varu iedot sev, lai justos labi. Interesanti, kāda es būšu tad, kad es sasniegšu to, piemēram, Dace, ja? Kāda es būšu tad, kad es atrisināšu šo konfliktu sevī, jo tas konflikts jau ir Dacē, konflikts ir mūsos, ne jau ārpusē, tas ir mūsos iekšā. Ja? Un kas ir bloķējošie jautājumi dzīvē? Kas ir bloķējošie teksti? Es nevaru, nezinu, nemāku, man nesanāks, es nedrīkstu, man bail, citi labāki, man tas nav iespējams, es neko nevaru, neko nemāku, man tāds liktenis, tas vispār jājam zirdziņš. Man liktenis kodos šitādi kodi skaidrs, man ir cauri. Ja? Mums liktenis kursā ļoti interesanti saistībā ar šo gāja. Noslēpums ir tavā izvēlē un fokusā. Sākumā mēs sajūtam, esam pateicīgi, pateicības ir brīnišķīga prakse, un daram izejot no pārpilnības sajūtas, nostājamies savā vietā, un tad saņemam to, ko vēlamies. Ja? Kursā es ātri izstāstīšu, ko mēs darīsim kursā, un ja tev tas rezonē, tad šis kurs būs piemēros saistībā ar visu, ko mēs jau runājām, un saistībā arī ar to, ka, ja tu neziņā par nākotni, tu nejūties savā vietā, tu nezini, kā nokļūt tur, kur vēlies, tevi nomoka neatrisināti jautājumi un gadiem ilgi, jā. Varbūt, Dace, tu būtu aizlidojis jau kosmosā, tā pārnestā nozīmē, jā. Tāpēc, ka attīstība jau notiek visu laiku, jā. Tu gribi saprast vienkārši lietas, kas notiek, tu zini, ka tu savu dzīvi veido pati, jā, un tu viegli gribi dzīvot savu dzīvi un viegli vadīt savu dzīvi, un tevi interesē precīzas metodas savas motivācijas aktivizēšanai. Tu gribi tiešām atklāt ļoti daudz ko jaunu, sakārtot lietas un vienkārši iemācīties būt dzīvē savā vietā, saprast savu misiju pat, jā? Lūk, jā, es aizsūtīšu. Tad, kad jūs man WhatsAppā meitenes uzrakstiet. Lūk, un šeit ir 3 pakas meitenes, jā. Ir standarta paka, ir premium paka un VIP paka. Es jums to visu aizsūtīšu, bet ko es gribu pateikt? Es negribu tagad saukt tās cenas, es to visu jums varu aizsūtīt. Bet patiesībā es vienkārši šajā brīdī 24 stundas jums darbosies īpašā cena kursam, kas būs janvārī. Un es patiešām iesaku būt šajā kursā, jo man te ir atsauksmes, to jūs redzēsiet prezentācijā, man pat pēc webināra nāk ļoti daudz atsauksmes. Un kāpēc ir vērts būt kursā? Tāpēc, ka mēs to daram koncentrēti, mēs to daram manā pavadībā, mēs daram mājas darbus, un mēs ejam uz priekšu un mainam savu iekšējo stāvokli, jo mums pats svarīgākais ir nomainīt iekšējo stāvokli, un tad mainās viss. Un tad, kad mēs nomainam iekšējo stāvokli caur attieksmes maiņu, jā? Un tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi, un to mēs daram kursā, un tad nāk arī bonusi. Un es rādīšu, kā strādāt ar sistēmām, un kādas prakses ir jādara, lai strādātu ar sistēmām. Bet par cenām runājot, 24 stundu laikā, ja tu pieteiksies, tev nav jāsamaksā uzreiz visu. Tu vienkārši piesakies, var iemaksāt drošības naudu, var apmaksāt visu,
un tad vienkārši pat šitā cena jau ir, kas ir nosvītrotā, tā jau ir varbūt 10 reizes mazāka nekā tā vērtība. To vērtību, ko tu iegūsi, to nevar vienkārši izmērīt nekādos ciparos, ja? Nu, lūk. Un arī tagad pēc šī webināra tu vari uzrakstīt, kas tagad jau tevī ir mainījies, noklausoties šo informāciju. Ja? Ko tu konkrēti esi ieguvusi? Par ko tu sevi esi pateicīga pēc šī webināra? Ja? Nu, labāk dzīvi nodzīvot cenšoties darīt, nekā dzīvi, kurā tu esi padevies. Ja? Nu, lūk. Un par atsauksmēm es paskatīšos... Jā, jo pat man vēl nav tā sistēma sakārtot, ka var spiest pogas un pieteikties. Tāpēc es tev saku, ja tu gribi nākt un mainīt un patiešām ieraudzīt savu dzīvi savādāku, tu vienkārši nospied man WhatsAppā ziņu, ka tu gribi saņemt piedāvājumu, un mēs pat varam aprunāties ar tevi, jo es aprunājos ar katru cilvēku, kurš grib nākt kursā, kurš ar mani nav runājis. Bet man bija tā meitene, kura var pastāstīt... Ja man ir Māja, tu esi šeit vai nē, esi tu šeit? Māja laikam man nav. Nu labi. Māja netika. Man bija paredzēts, ka meitenes te nāks un parunāsies man un pastāstīs, kā gāja kursā un ko ieguva. Nu lūk, ja jums ir jautājumi, jūs droši varat uzdot šos jautājumus. Un es jums solīju, ko? Es jums solīju spēka dzīvnieku, vai ne? Tām, kas izturēs līdz galam. Bija tāda lieta? Nu, lūk, ko nozīmē spēka dzīvnieks? Spēka dzīvnieks arī ir zināma sistēma, kas mums sniedz atbalstu un strādā cauri zīmēm mūsu gadījumā. Nu, lūk, ar spēka dzīvnieku var runāt tāpat kā sargeņģeli, un tagad paskatīsieties un pati katra sajutīsiet, ko šis spēka dzīvnieks jums katrai nozīmē. Un pēc tam varat vērot ikdienā, kur viņš nāk, kur viņš parādās un ko viņš jums var iedot. O, cik skaisti, meitenes. Ļoti sievišķīgi, vai ne? Rozā flamingo. O, man kaut kāds tas fons uzlicies ir, jā. Es jums, kura gribēs, es varu aizsūtīt bildi, jūs man paprasiet, jā. Un tā kā, jā, nu viņš saka par izvēli, un arī cipari ir par izvēli. Tāpēc es jūs aicinu pieņemt izvēli. Jā, flamingo šeit skatās nākotnē ar skaistu seksti un skaistā rozā krāsā. Un te ir runa par izvēli. Un flamingo jūs aicina izvēlēties, vai jūs gribat uzņemties atbildību par savu dzīvi vai nē. Tas mums ir tiesības par jebko, jā, izvēlēties jebko savā dzīvē. Bet, ja jūs nāksiet uz manu kursu, es jums garantēju, ka būs rezultāts. Antra, tev bija rezultāts manā kursā? Jā. Nu, lūk, tāpēc es vienmēr strādāju ne tikai ar teoriju, bet strādāju praktiski, atbildu uz jautājumiem. Šobrīd es komunicēju pati privāti, ar katru parunājos, ja, kas nāk kursā, un tur ir dažādas pakas, prasiet, es jums katrai nosūtīšu, aicinu patiešām nākt risināt, vai tagad, vai kaut kad vēlāk, nu, janvārī, ja. Nu, lūk, es ceru, ka jums bija interesanti, ka jums bija noderīgi. Es patiešām jūs priecājos redzēt visas. Es ceru, ka jums tur neironos kaut kas sakustējās, ka ir jauna informācija, ka būs kopā domāt, pierakstiet, pārlasiet, jūtaties labi, mīliet sevi un ticiet brīnumiem šajā Ziemassvētku laikā un arī citos laikos, tāpēc, ka brīnumi meitenes notiek patiešām. Un mēs sirdī visas esam meitenes tādā labā nozīmē, vai ne? Esam zīdaiņi saviem vecākiem, nekāpjam tajos dārziņos. Kas dārzā bitīt rožu dārziņā, vai ne? Atļaujam sev piedzīvot skaisto. Katra situācija, kura šeit izskanēja, ir mums katrai, par mums katru, un es jums ļoti, ļoti pateicos, jo es arī iegūstu no šiem webināriem. Paldies jums! Un ļoti, ļoti gaidīšu kursā, jo iedomājieties, ja mēs pa pāris stundām varam jau tādu apjomu izdzirdēt, ja, kas tad būs tālāk. Ja mēs ņemsim tālāk arī likteņas kartes un visu kaut ko. Paldies, ka jūs bijāt līdz beigām. Tas bija ļoti, ļoti forši un ļoti vērtīgi. Paldies jums, mīļās meitenes. Lai ir forši, lai priekpilni. Atā. Atā.